Ja man ir 100 miljonu apgrozījuma uzņēmums, Rīgas līgums bija 95% no visu uzņēmumu apgrozījuma. Sestdienas dienā zvanīja mērs kāds pilsētas un teica, Gunter, man te ielas nav notīrīts. Tevi neuztrauc tas, ka tu tagad neesi nevienam vajadzīgs. Es lepojos ar to, teiksim, beidzot tas brīdis ir pienācis. Un man liekas, tā ir forša sajūta, ka tavs uzņēmums ir izaudzis līdz tādam, kurš jau dzīvo pats savu dzīvi. Ja tu paliec kā mazais jefiņš, teiksim, tur iekšā, tev lielais akcionārs var darīt da jebko. Dāmas un kungi, tagad būs saruna ar Gunteru Kokoreviču no uzņēmuma Clean Air Group, kuram ir uzņēmuma grupa, kas apgroz vairāk nekā 7 miljonus eiro mēnesī. Un šis uzņēmuma grupa ir ļoti tuvu 100 miljoniem gadā. Un šajā sarunā jūs dzirdēsiet, kādu biznesu Gunters uzsākt, ja no jauna viņš to darītu, kā noslēgt darījumus ar biznesiem vai darījumus ar valsts iestādēm, kā arī vienkārši kā domāt un kļūt par labāku uzņēmēju. Un pašās beigās būs pārsteiguma jautājumi, kas vienkārši būs bomba. Tāpēc patīkam skatīšanos, un tagad ķeramies klāt. Čau, Gunter! Čau, čau. Man prieks tev satikt. Mēs īstenībā bijām satikušies pirms 9 vai 10 gadiem. Es nezinu, vai tu atceries, bet tu biji uzstāties biznesa inkubatorā Latvijas universitātē, kas ir Aspazijas bulvārī. Atceros. Atcerējos tagad. Tu biji pirmais cilvēks, kur es reāli sēdēju, neko nesaprotu par uzņēmējdarbību, un man bija cilvēks, kas man stāsta, ko var izdarīt, dalās, un man bija tāds, ko es gribu būt tāds. Un tad tas ir mans tāds pirmais, pirmā reize, kas kaut ko tādu redzēju. Un tagad, lai skatītāji zina, cik tavam uzņēmuma grupai, Clean Air grupa, bija apgrozījums pagājušajā gadā. Nu, kā jau es sākumā nedaudz pieminēju, kad mēs esam biržā ar obligācijām kotēts uzņēmums un gluži vēl gadu izpaust nevaru, bet varu pateikt tā, ka 9 mēnešos mūsu apgrozījums bija 70 miljoni. Un mans uzstādījums saviem darbiniekiem, vadītājiem bija šogad sasniegt 100 miljonus. Nu, es ļoti ceru, ka, kā lai saka, tā arī viss būs. Nu, tas ir nereāli. 70+ miljoni 9 mēnešos, lai ja skatītāji to nedzirdēja. Tad man jautājums. Tas ir no daudzām dažādām nozarēm īstenībā. Jā, nu, kas ir būtiski saprast, Clean Air grupa arī ir cēlusies no atkritumu kompānijas, atkritumu operātoru, bet Clean Airs jau sen vairs nav atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums tikai. Mums ir vairākas nozares, tā galvenā, lielākā arī joprojām arī ir, bet jau ļoti sadalīta ir atkrituma apsaimniekošana, kas ir Clean Air. Tad ir Clean Air Verso, kas ir būvgrūžu pārstrāde, visu būvgrūžu otrreizējie materiāli un tam līdzīgas lietas, kur mēs ļoti strauji augam un ļoti daudz arī investējam naudu tehnoloģijās. Un tad ir vizija, kas ir telpu uzkopšana un nama apsaimniekošana, un ir vizija urban, kas ir ielu uzturēšana, ielu tīrīšana un tam līdzīgas lietas. Un tad vēl ir zaļā josta, kas ir dabas resursu nodokļu apsaimniekošanas uzņēmums. Principā, tie 5 virzieni, es teiktu tā, ka ir 2 lielie virzieni, ir atkrituma apsaimniekošana, dažādi atkrituma apsaimniekošana, un ir dažādi šī teritorija telpu apsaimniekošana. Un ja mēs tagad paņemam, es pieļauju, ka atkrituma apsaimniekošana ir apgrozījuma ziņā vislielākais, bet ja mēs tagad paņemam viņiem visiem pilnīgi vienādu nominālu, bet pret apgrozījumu, kurš no tiem ir vispelnošākais, kuram būtu tā profita marža vislielākā uzņēmējdarbībā? Pašreizējā brīdī vēl tas ir atkrituma apsaimniekošanai, bet tāpēc, ka mēs esam tur arī lielākie tirgu un tam līdzīgi. Bet tas mērķis, kas tika uzstādīts un grupai jau pirms vairākiem gadiem, ir diversificēts. Lai tu neesi atkarīgs no viena līguma, ja? Līdz ar to pa pēdējiem 5 gadiem es teiktu ļoti būtiski, es teiktu, ka dramatiski ir krities atkrituma apsaimniekošanas īpatsvars grupas apjomā kopējā. Ja? Es tagad baidos samalot, bet es domāju, ka atkritumu apsaimniekošana, bet kopā ar būvgrūžiem, visus kopā saliekot, tas nav tikai sadzīves atkritumi, teiksim, ja? Tas varētu būt varbūt pie 50 miljoni, kad pusi no visa, teiksim, gada plānota apgrozījuma, teiksim, ja? Bet tas ir ļoti, ļoti būtiski sarucis, jo tad, kad es ienācu atkrituma apsaimniekošanā un pirmo reizi nopirku uzņēmumu, tad mans Rīgas līgums bija 95% no visu uzņēmumu apgrozījuma. Viens līgums. Jā, un es sapratu, ka tā tu nedrīkst strādāt, teiksim, ka tas ir ļoti īstermiņa uzņēmums vienkārši. Un liels risks. Ja tas ir milzīgi, tas ir politisks tomēr risks, teiksim, ja atnāk, kāds mainās vari, tev kaut kas nepatīk, teiksim, nedod Dievs, tu vēl būsi vēl kaut kur ar kādu politiķu sasietis, teiksim, tad tas ir būtu. Līdz ar to
mums grupas mērķis ir bijis absolūti diversificēties, abstrahēties no politikas, kļūt, kā lai saka, korporatīvi, sociāli atbildīgam, ilgspējīgam uzņēmumam, teiksim, kur neviens līgums tevi nevar ievainot. Dārgie skatītāji, pirms jūs skatīties tālāk, zem šī video jums ir iespēja uzzināt, kā mēs jums iespējams varam palīdzēt ar pārdošanu un mārketingu. Tur ir sagatavota prezentācija, kurā jūs redzēsiet jaunākās tehnoloģijas, stratēģijas un metodas, kā mēs esam palīdzējuši simtiem klientu no visas pasaules iegūt vairāk klientus, pārdot vairāk un sasniegt savus mērķus. Tāpēc, ja tas ir aktuāli, zem šī video aprakstā vai arī komentāros tu var atrast šādas saites, kur tu varēsi par šo uzzināt. Bet tagad apakaļ pie šīs foršās epizodes. Mēs ļoti daudz runāsim arī par to, kā būt labākam uzņēmējam, par prātu. Mēs runāsim par to, par darījumu noslēgšanu, B2B sektorā, valdības, B2 government, arī B2C. Bet man ir līdzīgs jautājums, ka arī Matīsam man bija, kā uzbūvēt 100 miljonu uzņēmumu? Kas ir vajadzīgs? Nē, jautājums, tur arī Matīs, manuprāt, tev labi teica, priekš kam tev viņu vajag jautājums. Un, zin, kā ir 100 miljonu jautājums, kas ir 100 miljoni? Tas ir apgrozījums, tā ir vērtība, tās ir dažādas lietas, teiksim, jo tev var būt pašreizējā brīdī būvniecības biznesā, tev peļņas marža varbūt ir 3, 4, maksimums 5%. Tev var būt 100 miljonu apgrozījumu uzņēmums, tev peļņa var būt labi, ja 5 miljoni, labi, ja, es domāju, ja. Un ja tev ir 5 miljonu peļņa, tad skaidrs, ka tavs uzņēmums ir ļoti tālu no 100 miljonu vērta uzņēmuma, teiksim, ja. Ja tev ir, pieņemsim, 200 miljonu uzņēmums apgrozījumā, un tev 100 miljoni ir, pieņemsim, tava, pat nevis 100, bet, pieņemsim, 20 miljoni ir tava EBITDA, jā, tad tu jau esi 100 miljonu vērts uzņēmums, teiksim, jā. Viss ir atkarīgs no tā, kādā biznesā tu atrodies, jā, vai tas ir prognozējams bizness, vai tas, cik tas ir uzņēmums atkarīgs no tevis, pieņemsim, kā no cilvēka, no personības, jā. Bet es domāju, ka biznesā ir ļoti svarīgi tomēr salikt tādus nogriežņus, un peļņa vai vēlme uzbūvēt 100 miljonu biznesu, vai tas ir apgrozījums, vai tas ir vērtība. Ja? Tas ir fine, tā tu vari darīt, teiksim, ja? Bet tev tomēr līdzi jānāk kaut kam tādu, kas tev iedvesmo. Tu nevar vienkārši kaut kā tupi pelnīt naudu, manuprāt. Teiksim. Var, protams, ja? Bet tas ir robots paliec. Ja? Un diez vai tam līdzi nāk kaut kāds tāds veiksmes faktors. Teiksim, ja? Tomēr, ja tev ir kaut kā tāda cēlāka mērķi, ko tu gribi izdarīt ar biznesu, un ja es nemaldos, man liekas, vai tas nebija tieši tajā pašā Latvijas universitātes inkubatorā, kad man viena meitene prasīja, manuprāt, vai es uz atkritumu apsaimniekošanu raugos, vai tā ir mana pārliecība, ja, kad jābūt vidēji tīrai, vai tas tikai biznesa. Un es toreiz arī teicu, ka tam nav nekāds sakars ar pārliecību, ja, bet ir ļoti grūti būt atbildīgam un krutam atkritumu apsaimniekošanas operatoram ar vērtību, ja, tirgu. Ja tu netici tam, teiksim, ja tev ir pilnīgi vienalga, teiksim, kāda ir vide, piesārņot vai nav piesārņot. Ja. Bet ir baigi jāstrādā. Ir pilnīgi skaidrs, ka tagad skatos savā līderu programmā, teiksim, kuras diezgan daudz esmu arī iesaistījies. Jauniešiem baigi patīk tādas, kā lai saka, tādas sociālas lietas. Teiksim. Visiem patīk naudu dalīt. Ja. Un neviens īsti negrib viņu pelnīt, teiksim, jā, bet es arī gribētu dalīt, bet es saprotu, ka kāds viņa jānopelna, lai viņu dalītu. Teiksim. Es to vien darītu, kā labdarību nodarbotos, jā. Bet tā dzīvē nenotiek, teiksim, tev kaut kur tā nauda ir jāņem. Bet principā, domāju, ka ir jāfokusējās, ir ļoti labi jāsaprot, ko tu gribi. Tu nevari lēkāt no viena uz otru, teiksim, jā, tev ir noteikti jācenšas būt, kā lai saka, labākajam nozarē, teiksim, industrijā, jā. Un, protams, arī jāskatās, kādā tirgū tu strādā. Teiksim, ja? Tev ir jāapzinās tirgus lielums, ja? Un jāsaprot, tu vari pieņemt, nezinu, mēs vienmēr skatāmies, ka mēs skatāmies pie jaunu biznesa nišu. Es skatos, cik liels ir tirgus dziļums. Ja? Piemēram, ja visā Latvijā kaut vai paņemsim kaut kādā segmentā būvgrūžos, pieņemsim, tirgus dziļums ir 50 miljoni gadā, teiksim, ja? Apgrozījums, teiksim, kur cilvēki vai uzņēmumi pērk pakalpojumu par 50 miljoniem apmēram. Teiksim, ja? Un tad skaidrs, ka tu ar šo vienu biznesu, teiksim, pat ja tu būsi 100% monopolists, ja, tu 100 miljonu uzņēmumu neuzbūvēsi. Teiksim, ja. Tev arī jāskatās, vai tā tava ideja nav utopiska, teiksim, no tā, ka tu ar galvu sities tirgū, kurā tu tur vari plēsties, kā tu gribi, viņa dziļums ir 10, 20 miljoni. Teiksim, ja. Tad tev jāmēģina citu virzienu vēl meklēt. Vai arī jāskēlo tas savs biznesa modelis, teiksim, jāiet ārpusē.
Un tu teici, fokus ir ļoti svarīgi, ko es saprotu, ka nelēkāt no industrijas vai biznesiem vienkārši tā, tā kā, zin, tas meklēt karsto dimantu un mēģināt viņu tagad, dimants. Otrais, tu teici, apzināties reāli, cik ir tas dziļums tam biznesam. Jā. Vēl viena lieta, piemēram, ir noteikti tev jāsaprot, ka tu viens pats viņu nevar uzbūvēt. Ja? Komanda. Ja? Jo tev ir tieši tik daudz stundas, cik ir. Ja? Es šodien vakarā eju uz semināru par laika plānošanu. Saprot, man ir, es domāju, tā labākā komanda, kāda forever ir bijusi, teiksim, Clean Air grupai, teiksim, jā, spēcīgas personības, visa. Un mans kalendārs vienkārši pārpilns ar visu. Es tā domāju, ka katru vakaru skatos tajā kalendārā, kas man tur ir. Jā. Un nav tā, ka es tur kaut ko varu baigi izmest ārā. Šodien man tā vadītāja arī man pa telefonu saka, viņa saka, Gunter, bet jūs saprotat, ka nav jau tāds burvi nūjiņas, ka tagad jūs pēc šī semināra, viņi laikam domā, ka man baigās ekspektācijas. Es saku, nē, es paklausīšos, teiksim, vienkārši nedaudz saprast, teiksim, kas ir. Noklausījos pēdējā laikā vairāk, tur YouTube kaut kādas lekcijas par to, saprotu, ka kaut kas jārisina ir, teiksim. Bet tad tev ir jāuzticās citiem cilvēkiem, komandai savai, tev jāspēj deleģēt. Jo es esmu diezgan drošs, ja vien nav kaut kāda unikāla formula, nezinu, teiksim, tu esi kaut kāda tur farmācijas, tur līdzekļu atklājis vai vēl kaut ko, tik un tā tu viens pats nevar. Ja? Tad 100 miljonu uzņēmumu, es pa 100 miljoniem skatos, nevis apgrozījumu, bet vērtību pieņems. Ja? Tad 100 miljonu vērtības uzņēmumu tu viens pats arī nevar uzbūvēt, teiksim, ja? Tev ir tātad jādeleģē pienākumi, jāsaprot, teiksim, kad var būt kļūdas, var būt kritumi dažādi, teiksim, ja? Bet tikai caur to arī var līdz tam tik tālāk. Teiksim, Cik tavuprāt ir Clean Air vērtība šobrīd apmēram? Nē, es šobrīd vērtēju kaut kādu 100 miljonu vērtību apmēram, teiksim, tāpēc, kad mums EBIT, teiksim, tur, ja mēs sasniegsim kaut kur pietuvosimies pie kaut kāda 20-nieka, pagājušo gadu, teiksim, tātad mums 100 miljoni, es domāju, ka ir. Mums saistība līmenis ļoti zems, mēs 15 miljonu apmēram tas mūsu saistība līmenis, kas tādai kompānijai kā mums ir ļoti maz. Jā. Līdz ar to es, principā, domāju, 100 ir minimums manā skatījumā, bet mans mērķis ir 2 gados apmēram sasniegt 200 miljonu vērtību. Teiksim. Tā, mums diezgan es novēlu, tev izdodas. Paldies. Es esmu reāli rūtā visiem. Un tam man ir jautājums. Tu teici, vajag stipru komandu. Kas tavuprāt ir jābūt vadītāja, līdera īpašībām, lai tā varētu piesaistīt, jo labi, stipra komanda. Es pirms apsūstējiem, es negribu tev strādāt. Kas kam jābūt tam vadītājam tā, lai cilvēki gribētu tev strādāt? Tur jau kaut kādas lietas ir, ne? Tev jābūt foršam, principā, savā, kā lai saka, personīgajā, teiksim, garā, teiksim, jā. Man grūti iedomāties, ka tu savāks labu komandu, pats esot kaut kāds tur nūģis, teiksim, tur vai teiksim, tāds kaut kā tur dzīves pesimists vai nogurušais. Tev jāskatās optimistiski uz lietām, tev ir jāspēj iedvesmot cilvēki, jā. Tev ir jāstrādā un jārīkojās tā, lai viņi tev uzticētos. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Teiksim. Es domāju, principā, personības kā jau saka, tas īpatsvars veiksmē ir ļoti, ļoti liels. Teiksim, jā. Tu vari būt arī nūģis, bet tad tev jābūt kaut kādam tur, super ģeniālam, teiksim, jā, kurš var pavildīt. Bet tik un tā, tev ir jāatrod kāds izpildirektors, jā, teiksim, kāds executive līmeņa cilvēks, kurš ar to komandu tomēr vāks un iedvesmos un tam līdzīgi. Jo, ja tu savu plānu nespēji pārdot, es atceros ļoti labi, teiksim, pēc Covid bija, kā saka, bija tāds kopējais pagrimums, teiksim, visiem tāds, gan emocionāls, gan viss. Un bija diezgan daudz laika padomāt tieši par to, ka, ko tu gribi, kas ir tavs mērķis. Man bija tāds laiks, kad es braucu uz biroju un domāju, ko es vispār daru? Es čakarēju par ātriem darbiniekiem, tur piekusos pie kaut kā, teiksim, ja, labumu no manīm nekāda, teiksim, tur pa lielam, ja, un tad bija vienkārši tāda, es arī tieši tā, par tiem 100 miljoniem pieminēju, domāju, es gribu vienkārši uzbūvēt 100 miljonu vērtu uzņēmumu. Ļoti primitīvu, es primitīvāku mērķi vēl nevaru iedomāties, ja, bet tad, kad tu saviem, kā lai saka, savai komandai iepārdot šo, ja, saka, ok, tu vienkārši būvējam, jā, vedam atkritumus, daram to, taisam rūpnīcas, vēl kaut ko, ja, bet uztaisam 100 miljonu vērtu uzņēmumu. Un pēc tam vēl sociāli atbildīgu uzņēmumu. Nevis vienkārši tādu kaktu kantoru, kurš atkritumus ved kaut kur, teiksim, pa kaktiem, teiksim, jā, vai kurš nedara kvalitatīvu savu darbu. Es gribu uzbūvēt sociāli atbildīgu, teiksim, tādu, kā saka, kā korporatīvo pilsoni labu, teiksim, jā. Ka mēs esam uzņēmums, kur mēs katrs lepojamies ar to, kāds mēs esam uzņēmums, teiksim, jā.
Un, jā, tam cilvēka stāstam personībai ļoti liela nozīme. Es teiktu, pat manā skatījumā izšķirošā, teiksim. Jo tu nevari dabūt foršs cilvēks, ja tu pats neesi līdzvērtīgā līmenī. Teiksim. Cik bieži vajadzētu iedvesmot vai šo atgādināt? Jo, piemēram, kā tā praktiski, labi, mums vajag foršu mērķi, lai cilvēki ir gatavi nākt ar manu skaru. Bet cik varbūt tā praktiskajā ziņā, kā tas notiek? Nē, zini, kā ir. Man ir es pirmām kārtām esmu absolūti atgājis no operatīvās darbības. Teiksim, es ikdienā nesēžu kopā ar savu komandu, savu uzņēmumu. Teiksim, Es sēžu viens pats, pilnīgi vispār atsevišķi no visiem, teiksim, citā mājā, citā adresē. Teiksim, Jo tas ir veids, kādā veidā tu to uzņēmumu vari padarīt par patstāvīgu. Teiksim, Jo, ja tu esi klātesošs, tad agri vai vēlu tev tie vadītāji nāk, kaut ko grib parunāt, kaut ko grib pakonsultēties. Tā vietā, lai paši pieņemtu lēmumu, viņi atnāks pie tevīm, teiksim, kaut vai ar dažiem variantiem, bet teiks, Gunter, ko tu saki par to? Mans mērķis bija tāds, lai uzņēmums ar manu vārdu nemaz neasociētos vispār. Lai viņš būtu tāds cleaner group, lai visi zinātu, kas ir cleaner group. Un lai nevienu neinteresētu, teiksim, iedomāties, ka jāzvana Kokorevičam, teiksim, tur kaut kāds jautājums jāparisina. Man bija kādreiz situācijas, kad man sestdienas dienā zvanīja mērs kāds pilsētas un teica, Gunter, man te ielas nav notīrīts. Man šogad neviens nav piezvanījis. Neviens. Un man vienreiz viens paziņa, labs, viņš man tieši par šo, kas jums stāstīja, baigi lielījos ar šo. Ja viņš saka, ka tevi neuztrauc tas, ka tu tagad neesi nevienam vajadzīgs. Es lepojos ar to, teiksim, beidzot tas brīdis ir pienācis. Teiksim, Un man liekas, tā ir forša sajūta, ka tavs uzņēmums ir izaudzis līdz tādam, kurš jau dzīvo pats savu dzīvi, teiksim, kurš uzvar iepirkumos, teiksim, dīlē ar kaut kādiem, kā lai saka, B2B klientiem, teiksim, un kur tu vairs neesi vajadzīgs. Teiksim, tur, Cik tev laika vajadzēja, vai kad tas notika tev? Tā, zin kā, nevar tā pateikt. Es diezgan apzināti uz to gāju pirmām kārtām. Es domāju, ka iespējams, ka arī Covid kaut ko palīdzēja, teiksim, jo pazudus, teiksim, šī ikdienas kaut kā, teiksim, tāda baigā tur kontaktēšana, Bet tas ļāva saprast to. Es nezinu, pirmām kārtām, zin kā, tev pašam ir jāsaprot, ka tas tev ir ok. Tāpēc, ka lielākajai daļai cilvēku, manuprāt, ir problēma ar to, ka viņš grib visu kontrolēt, viņš visu grib būt klāt, ka viņam kādreiz gribās, lai tas uzņēmums asociējās ar viņu, teiksim, Viņš grib, lai tas mērs zvana viņam, teiksim, Bet es saprotu, un es priekš sevīm pieņēmu, ka tas tāds ļoti īstermiņa risinājums, ka ja tu gribi izveidot ilgspējīgu uzņēmumu, piemēram, palaist viņu uz biržu, teiksim, vai piesaistīt kāds investors, tad tas investors nāks, jo es pats jau radu, teiksim, es pērku uzņēmumus, man ļoti svarīgi, lai tie vadītāji vai tie akcionāri, ja viņi ir bijuši viņi vadītāji, ka viņš jau paliek iekšā tajā uzņēmumā. Tāpēc, kad klienti visi ir viņa, teiksim, ja es nopirkšu un tagad bezpersoniski Kokorevičs tur atnāk, uzņēmums tagad ir manējais, klienti ir viņa, tad visdrīzāk es tur pazaudēšu viņus diezgan ātri. Teiksim, Tāpēc mans mērķis bija izveidot tādu lietu kārtību, teiksim, ka tur nav sakars ar uzvārdiem. Ka tu uzvārdus vari mainīt, bet kad tu dīlē ar uzņēmumu, nevis ar cilvēku. Teiksim, tas ir svarīgi. Tev pazūd varbūt teiksim, tas personal touch, teiksim, viņš varbūt vairs nav tāds butīku uzņēmums. Teiksim, Mēs nopirkām vienā pilsētā Cēsīs vienu uzņēmumu, ielu uzturēšanas uzņēmumu. Neliels, vienam īpašniekam, manam labam paziņam arī piederošs uzņēmums. Un es arī mēram pilsētas, un viņš bija, viņu čubināja tur tā, ka pats tur, kā saka, visu pašvaldību apčubināja, un es mēram teicu, Jāni, saku, bet es tāds nevarēšu būt. Es saku, mēs darīsim visu tā, kā bija un vēl labāk. Mums ir daudz lielākas garantijas, teiksim, tur drošība, mēs esam lielāks uzņēmums. Bet tas personal touch mums tāds nebūs. Teiksim, tāpēc, kad ja tu man zvanīsi sestdienā un teiksi, Gunter, man te iela netīra, vai maniem melnajiem gulbiem dīķītī tur barības nav, tad man vēl būs jāizdomā, kam man zvanīt, lai pēc iespējas ātrāk sasniegtu to cilvēku Cēsīs, kurš par to ir atbildīgs. Teiksim, tā ir tā, kā varbūt tie trūkumi, teiksim, tajā lielākajā biznesā. Teiksim. Bet jebkurā līdz tam aiziet pakāpeniski. Teiksim. Un tā ir katra cilvēka izvēle, un es nesaku, ka tā mana izvēle ir pareiza. Es sev tādu izvēli izdarīju, teiksim, bet es pieņemu, ka cits var darīt arī savādāk. Man tas ļoti izklausās ļoti iedvesmojoši. Tas ir arī kaut kas tāds, ko es pats plānoju darīt. Man arī tas uzņēmums šobrīd ir baigi asociēts ar to manu vārdu, bet mēs plānojam nomainīt pilnībā nosaukumu uz pilnīgi citu. Un arī mēģināt tā darīt vairāk. Ka, piemēram, viņš man asociēs ar tā, ka mums reklāmās slēgtās seja. Mans ģīms slēgtu reklāmās, un tad mēs to plānojam nomainīt.
Un tad vairākas lietas, par ko mēs gribam runāt. Mēs runāsim noteikti par to, tavuprāt, kolēģi darbs attālināt un darbs no office. Es esmu ritīgs ticu tam, ka man liekas no office daudzreiz produktīvāk, par to mēs padiskutēsim. Bet tu pats ieminējies par biržu. Un tad jautājums, ko tas vispār nozīmē tā praktiski? Kad kāds klausās, tā ir tavs uzņēmums, ir biržā Nasdaq. Es tādu pastījos, domāju, tu esi jau tur krūta reāli. Ko tas reāli nozīmē? Nē, es domāju, ka būt biržā tas ir augstākais līmenis. Es domāju, jebkura uzņēmuma, mēs tagad esam ar obligācijām, kas ir tāds, tas ir tāds pirmais līmenis. Ja? Bet, kad tavs akcijas tiek kotētas biržā, es uzskatu, tas ir augstākais līmenis, kas ir. Tas nozīmē absolūti caurspīdīgu korporatīvā pārvaldību. Ja? Tas nozīmē, ka tev var būt, kā lai saka, pilnīgi nezināma akcionāri, tev jābūt visam super caurspīdīgam. Ja? Tev nevar būt tā, ka tu savu ceļojumu uzliks uz uzņēmumu, kā lai saka, komandējumiem, piemēram. Ja? Visam ir jābūt tādam super, kā lai saka, tādā uzticības līmenī, teiksim. Ja? Tur, protams, ir ļoti daudz riska, teiksim, ja? Jo viss tajā brīdī grozās nevis ap taviem peļņas rādītājiem, apgrozījumu vai taviem sasniegumiem, bet cenu biržā. Ja? Un var tirgus krist, ja? Un tev pat viss varētu būt labi. Bet tava cena gāzīsies, tāpēc, ka, Latvija, ļoti tuvu Krievijai, teiksim, ja? Un visu, un tu neko nevar izdarīt, teiksim, ja? Tā kā pastāv ļoti daudz riski tam, bet no uzņēmuma kvalitātes viedokļa, ja? Tas ir, es domāju, augstākais līmenis. Tālāk vairs nav, kur būt, teiksim. Ja? Bet kas mainījās? Jums, pirms tur visi kolēģi tagad, mēs tad strādāsim vairāk, vai praktiski? Nē, praktiski ir teikšu tā, mēs bijām vienkārši uzņēmums, kurš, kā lai saka, tāda, es nevarētu teikt, pa paņaķiem tika menedžēts. Tā nebija. Mēs jau diezgan sen esam diezgan izaudzis liels. Ja? Bet tas biržs, tas ceļš mūsu uz biržu pagājušajā gadā kaut vai uz obligācijām tikai. Ja? Viņš lika sakārtot tev investoru attiecības. Tu saproti, tu paskaties saviem procesiem, kā tev viņi tiek organizēti. Tieši tā, vai viņi tiks organizēti tāpatās arī bez tevīm, piemēram. Ja? Cik, piemēram, katra pozīcija ir nozīmīga, lai nevienā nebūtu tā, ka tev viss atkarīgs no viena cilvēka. Ja? Tev ir iekšējie auditi, kontrols mehānismi, teiksim, ja? Kā tagad ir tas stāsts par Baltkapu, teiksim, tur Lietuvā, kur pazudusi kaut pensiju fondu nauda. Ja? Kaut kāda ir fundamentāli palaist garām, pie tam vēl Baltkaps ir ļoti, es teiktu, nopietnākais fonds, teiksim, Baltijas valstīs. Ja? Bet kaut kur riska menedžments nav pietiekami nostrādāts. Un es kā cilvēks, kurš ir tāds, es teiktu, es esmu front office cilvēks, nevis back office cilvēks, man tas arī tur, man galvenais ir ieņēmums. Man neinteresē tur tie, kā lai saka, procesi vai vēl kaut. Bet tas biržas ceļš savukārt, viņš tev liek pieņemt cilvēks, ja, kas tev rūpīgi seko procedūrām, visam, teiksim, ja. Un tas tevi padara neievainojamāku, teiksim, ja. Tas nedara, es teiktu tā, es domāju, ka mēs kļuvām paši par sevīm lepnāki un pārliecinošāki. Un pilnīgi, teiksim, es jau neredzu tos nākamos līmeņus aiz vadības, bet es, redzot to savu komandu tagad pie galda, ja, man ir super lepnums, super cilvēki vienkārši, tāds, tu ar viņiem tu gribi ar viņiem gan paballēt, teiksim, ja, gan kopā strādāt, teiksim, ja, gan kopā risināt problēmas, teiksim, un tas tev, es saku, tas biržas ceļš to noved, teiksim, ja, tas ir. Un arī, es pareizi saprotu, es jums tad redzu, jums ir obligācija, emisija apjoms 15 miljoni, Euribor plus 6,5% gada likme, tas nozīmē, ir iespēja cilvēkiem nopirkt, iedot jums naudu, principā aizdevumu. Nē, mums naudu jau iedeva. Tad nopērkot obligāciju, emitējot obligācijas par 15 miljoniem, mēs aizņemamies tirgu šo naudu, priekš uzņēmuma attīstības. Un tas pirkums jau tika izveikts un cilvēki naudu samaksā. Okay. Tas, kas tagad ir pieejams, teiksim, kamēr tās obligācijas nav dzēsts, ir otrreizējais tirgus. Tātad, ja tu esi nopircis sākumā tās obligācijas, un tev tagad savējādējās naudu, tu vari pārdot šīs obligācijas. Bet man jāsaka tā, ka mūsu obligācijas ir grūti dabūt. Man zvana un prasa. Man zvana un prasa, un viņu tirgu brīvu nav. Teiksim, tā, visi, kas ir uzpirkuši, tie laikam arī sēž un nelaiž. Bet ja es nopērku, man jau nav daļa jūsu uzņēmumā. Vienkārši... Nē, to es aizdevis. Tas ir tā kā, jā. Tas tāpēc arī saku, ka pret to, ka tu esi aizņēmies naudu obligāciju tirgu un par to, ka tu esi emitējis akcijas un tev ir daļas, ir vēl, tas ir nākamais līmenis biržā. Jā. Kad tu tirgo akcijas, tas jau ir vēl caurspīdīgāks līmenis. Un es domāju, ka mums ir tas līmenis jau tagad.
investoru attiecības un viss jau tiek veidots. Bet, kad tu biržā esi, tev ir lielāka ietekme, tev pa vairāk notikumiem jāziņo. Teiksim. Mums pašreizajā brīdī ir lietas, par kurām mums ir jāziņo, par ko mēs arī, protams, darām, ja? Bet akcijas tirgojot ir daudz vēl sensitīvāk šis risks. Nu, tagad būs baigais. Restīvi, es zinu, ka jūs esat nozares līderi tajā lielākajā apgrozījuma daļā, kas ir apsaimniekošana, atkrituma izvešana, viss tās. Un tagad tāda lieta, kas, iedomājamies, ka esmu tavs otrais konkurents, otrā vieta Latvijā. Kas man būtu tavuprāt jādara, lai tev uzvarētu? Mums ir ļoti nopietnas konkurences, teiksim, jā, un es pat teiktu, ka Baltijas līmenī mans konkurents numur 2 Latvijā ir numur 1 Baltijā, teiksim, jā. Mēs saka, kā lai saka, jo viņam pieder arī uzņēmums Lietuvā, teiksim, jā. Bet, lai mani uzvarētu, zin kā ir, es esmu absolūtākais sacensības gara cilvēks, teiksim, jā. Un, mēs sacenšamies visu laiku, teiksim, jā, un viņi arī ir kvalitatīvs uzņēmums, teiksim, pietiekami, jā, un viņi tur tādi paši sēž, teiksim, jā, un es redzu, ka viņi kopējuši kaut kādu mūsu stratēģiju, teiksim, pat, jā, iegājuši biznesos, kuros mēs bijām, un tagad ir arī viņi, teiksim, jā, viņi cenšas mūs panākt, teiksim, bet Latvijā, es domāju, ka man negribās viņam teikt špikeru dot. Es nojaušu, ko varētu darīt, bet es principā domāju, ka būtu diezgan grūti. Mēs Baltijas līmenī mums, es saku, jo mēs, Cleaners ir izaugt līdz tam, kad mēs Latvijā mūsu izaugsmas iespējas ir diezgan limitētas. Lai sasniegtu 200 miljonu vērtību, jā, ar Latviju vairs nepietiks, teiksim, jā, tur ir jāiet ārā, teiksim, jā. Un līdz ar to man tādu recepti negribās nevienam dot, jo es gribu palikt pirmais. Jūs man patīk. Un mēs tad paturpināsim, ko tu gan varēsi noteikti pastāstīt. Tev vajadzētu manīm braukt enduro. Mums vajag enduro. Tur tādas sacensības. Es jau neesmu nereiz piedalījies. Es zinu, ka es sāku septembrī. Es tur tā gatavoju. Es jau apstījos, jau sūtu Matīsam un pārējiem sūtu tur bildīt, kad ir tie nākošie sacensības. Tagad nākušā lieta. Tevs atņemamies uzņēmumu. Nav. Mums nav. Tev nav neviens uzņēmums, nekas nepiedara. Slikta ziņa. Slikta ziņa, tas nav labi. Un tagad tavs mērķis ir uztaisīt uzņēmumu, kur tu vari nopelnīt 1 miljonu gadā. Kādu uzņēmumu un kāpēc tu veidot? Zini kā, ja man kāds uzliek no malas tādu mērķi, ir viena lieta, vai es pats veidotu uzņēmumu, kur pa katru cenu jānopelna miljonus gadā. Es domāju, tas baigos spiedienu rada, teiksim tā. Un jautājums arī, vai tev ir nauda, vai tev nav naudas, teiksim, ja? Jo skaties, tev vienmēr tie garie stāsti par to, kā tu nopelnīji 1 miljonu. Ja? Un tas patiešām ir grūts stāsts, un pēc tam vēl to 1 miljonu nopelnīt ir ļoti, ļoti grūti. Savukārt, ja tev ir 10 miljoni, tad nopelnīt 1 miljonu tas ir vieglāk par vieglu. Teiksim, ieguldi Cleaner obligācijās, un tu 1 miljonu gadā nopelnīsi, ja tev ir 10 miljoni. Teiksim, ja? Viss, nekas vairāk nav jādara. Ja? Tad jautājums, vai tev ir nauda, vai tev nav nauda, teiksim, ja tu sāc gluži no nulles vai kaut kādu. Ja? Redz, es domāju tā, mana labā lieta ir tā, kad es esmu diezgan spēcīgs attiecībās, kad man ir, kā lai saka, man ir kontakti, man ir kaut kāda tāda neliela spēja cilvēkiem ideju pārdot. Tas, ko es noteikti darītu, es to nedarītu viens. Man nepatīk vienam būt īstenībā. Man patīk, ka tev biznesā, kā man viens vācu, partneris, kurš arī nekļuva par partneri beigās, bet kā viņš teica, viņš saka, zin kā, ir labi, ja tu esi kopā ar kādu, ir labi kopā ar kādu paraudāt, kad ir slikti, un iedzert, kad ir labi, teiksim, ja? Un tāpēc, es domāju, arī to komandu veidoja tā diezgan pamatīgi, un arī man ir viens mazāks partneris, teiksim, akcionārs, ja? Ar kuru mēs ļoti daudz kopā pavadam laiku, teiksim, un runājam un spriežam, ko darīt. Jo tas tev, kā saka, diversificē tavas domas, un es arī zinu, kad es saku, es esmu tas, front office cilvēks, bet nevar būt front office bez back office, teiksim, ja? Tas vajag arī kādu, kas to naudu saskaita, ja? Kas viņu piesargā, teiksim, ja? Un man tādi vienmēr ir bijuši, teiksim, biznesā, teiksim, dažādos posmos, dažādi cilvēki, bet vienmēr ir bijuši, ja? Bet ko es darītu? Man jāsaka tā, ka es neesmu spēcīgs B2C, bet tas noteikti būtu segments, kas ir B2B, teiksim, ja? Un B2G arī, teiksim, ja? Es nekaunos no tā, ka mēs esam liels pašvaldību partneris, ka mūsu lielākie pasūtītāji ir pašvaldības. Ja? Es no tā vispār nekaunos, pēc to lepojos, jo tie ir visprasīgākie. Ja? Viņi varbūt nav tie skopākie, teiksim, jo privātais, protams, vienmēr naudas skaita daudz vairāk, bet viņi ir ļoti prasīgi, teiksim, ja? Un ļoti grūti ar viņiem ir, kā saka,
būt fleksiblam. Teiksim. Viņš saka, man bija tāds iepirkums, Gunter, viss pildi viņu, teiksim. Jā? Un viņš saka, es saprotu, ka tev ir slikti tagad. Cena ir zema, tur indeksācija notikusies, vai tur vēl kaut kas, bet pildi to līgumu, tāpēc, ka man bija publiskais iepirkums. Ja? Bet es no tā nekaunos, un es pat lepojos teikties ar to, ka mēs tāds uzņēmums esam, ka pašvaldības ir mums labprāt strādā. Tā kā es domāju, ka es noteikti tas būtu kaut kāds biznes, teiksim, kur man grūti pateikt. Kādas nozares tev liekas aktuālas tieši šobrīd? Es jau tā vairāk domāju. Nē, zini, kā ir kā saka, ir nozares, kuras ir nepieciešamas. Teiksim, ja? Piemēram, tāpat atkrituma apsaimniekošana vai enerģijas siltuma apgāde, pieņemsim, ja? Vai ūdens apgāde vai namu apsaimniekošana. Ja? Tās ir nozares, kas jau vienkārši ir vajadzīgas. Tu bez viņām iztikt nevari. Ja? Tagad kā Latvija baigi bremzē to darba spēku importu, teiksim, ja? Bet, klausies, kā tu vari dabūt augsta līmeņa šeit, pieņemsim, IT cilvēks, teiksim, tur kaut kāds tur vēl citus speciālistus, ja viņiem nav kas pat mājas uzkopja, teiksim, jā, un birojas uzkopja, nav to cilvēku vienkārši. Ja. Līdz ar to es domāju, ka es skatītos, kas ir tas pieprasījums tajā brīdī, teiksim, bet es noteikti es ietu tajās nozarēs, kuras ir nepieciešamas. Jo es saku, es neesmu ne ātro kredītu baigais tur eksperts, teiksim, ne IT, ne digitālais mārketings, teiksim, tas nav man. Es tomēr esmu tāds, es teiktu, moderni domājošs, vecās paaudzes biznesa piekritējs. Bet es domāju, ka es drīzāk es ar biznesu dīlētu. Jā, teiksim, tas būtu kaut kas no tādas sfēras. Teiksim. Un kādi ir tie, piemēram, man bija arī atnācis nesen Artūrs, kam ir tā kā web izstrādes aģentūra, un viņš arī man stāstīja, ka viņiem tur darījumi, viņš arī strādā B2B, viņiem tur darījumi tur no 100,000 līdz 1 miljonam. Tādi tie līguma, jā, droši vien, ka līguma. Jā, man interesē, kā jums tā kā B2B, B2 government, cik ir lieli tie ikmēneša līgumi vai gadu līgumi? Es nezinu, kāds notiek. Nē, atkrituma biznesā ir apmēram 5 gadu vidēji. 5 gadu līgums? Jā, 5 gadu līgums. Teiksim, tu uzvari konkursā, tu dabū 5 gadu līgumu. Teiksim, jā, un tev tā cena var būt indeksēta. Teiksim, tur, jā. Es godīgi sakot, nezinu, cik liels ir mūsu Rīgas līgums, teiksim, ciparos. Teiksim, jā. Bet tie ir 10 miljoni gadā, teiksim, tur noteikti. Jā. Viņiem ir tiesības viņus starp vienkārši laust, vai tā nav? Jā, tik viegli jau nav arī laust, teiksim, jā, un padomā arī, bet, zin kā ir, var laust da jebko, teiksim, varam laust mēs, var laust otrā pusē, jābūt kaut kādai pārkāpuma procedūrai, teiksim, visdrīzāk, kad arī tiesa, teiksim, tur beigās nonāk vai vēl kaut kas. Bet mēs, tāpēc arī tur sākumā minēja par to korporatīvu atbildību, teiksim, to sociālo atbildību, jā. Ka ja tu strādā ar B2 government, teiksim, īpaši, teiksim, jā, arī tu B2B, tu nevari iedomāties, ka tu vienkārši strādās, kā tev ienāk prātā, ja? Un tad, ka būs slikti, nāks runāt. Nē, tev visu laiku jābūt. Mēs ar Rīgas domu, mēs apzināmies, ka Rīgas doma mums ir liels, būtisks, bet ļoti cienījams klients, teiksim, ja? Un mēs paši nākam ar iniciatīvām, ka rekur pazemes konteinerus uzliekam vai vēl kaut ko, teiksim, ja? Tāpēc, kad mēs gribam, lai mēs viņiem neradītu problēmas, jo kā saka, mēram ir viegli ar mums strādāt tad, ja mēs ar klientiem, ar iedzīvotājiem strādājam kvalitatīvi, līdz viņam nekas nenonāk nekādas sūdzības, viņam līdz ar to arī nav nekāda, kā lai saka, motivācija mums uzbrukt. Teiksim. Ja mēs tur kaut ko lažosim, skaidri lietiesim, ka tur būs. Teiksim, ja? Bet mēs ļoti daudz tādā ziņā veltam laiku šīm attiecībām, procesiem, teiksim, visos līmeņos, kā lai saka. Mēs negaidām, ka mūsu sitīs kāds, teiksim, mēs cenšamies paši proaktīvi saprast, kur ir problēma. Teiksim. Un tad paņemsim reāli, man liekas, tu ļoti labi pateici, ka tev ir milzīgi liela pieredze B2B, B2 government. Tad paņemsim, man ir apsardzes kompānija. Es nodrošinu apsardzi. Un gan pašvaldībām varbūt vajag, es nezinu, vajag, bet varbūt vajag, lieliem biznesiem vajag. Kāds būtu tavs process, vai ko tu ieteiktu, kādam es atnāku? Es esmu izdomājis, man tie privāti ir apnikuši, es gribu strādāt lieliem uzņēmumiem, vai es gribu strādāt pašvaldībām. Kāda būtu praktiski soļi? Ja tu būtu apsardzes kompānija, ja? Piemēram, kāda būtu praktiski soļi, ko tu viņam ieteiktu, kā dabūt līgumus, kā dabūt, ko ieteiktu? Nē, es domāju, tā pirmā lieta, es tev ieteiktu tīties no visiem biznesiem projām, kur ir liels darba cilvēku resursus iesaistīti. Lai saprastu, Clean Air grupa ir ap 1800 darbinieki. Ja? Kāds 1000 plus ir uzkopšana un tam līdzīgs profils. Tas ir tie cilvēki, kuri dažkārt strādā līdz pirmajai algai tikai. Teiksim, jā. Viņš saņem algu un viņam vairs nekas neinteresē. Jā. Viņš var neiziet darbā un viņš pat neuzskata par vajadzīgu piezvanīt darba vadītājiem, ka viņš nebūs darbā.
Tā ir, un apsardze ir tieši tikpat smaga auditorija, teiksim, ja. Es pirmkārt, pirmkārt, tev ir jāsaprot un jābūt, es domāju, kas ir super svarīgi, ar ko es ļoti lepojos, ja, ka mēs esam baltais uzņēmums, mēs maksājam nodokļus, ja, kas ir, manuprāt, manā skatījumā tā ir vissvarīgākā lieta uzņēmējdarbībā, ja, ka tas ir totāli legāls, likumīgs, teiksim, ka tu no ieņēmuma dienas saņem pateicības vēstules, nevis, kā lai saka, draudus ar pārbaudēm un tam līdzīgi. Ja. Un tas, uzskatīsim, tev ir jābūt atslēga. Tā nelaime gan manā biznesā, gan tajā tavā izdomātajā apsardzes biznesā, tajā, ka tur pastāv arī ļoti liels īpatsvars ar konkurentiem, kuri nav tādi, un kuru cena iepirkumos vienmēr būs zemāka. Teiksim, ja? Tev principā būs jāstrādā divos segmentos. Tev pirmais jāstrādā pie savas reputācijas, un otrā lieta tev jāstrādā pie likumdošanas. Pie tā, lai izskaustu to, ka tādi kā negodīgie konkurenti, ja, vispār tirgu var strādāt. Teiksim, ja. Tas ir super svarīgi. Teiksim, ja. Bet, ja tu gribi strādāt ar pašvaldībām, tev, protams, ir jābūt pieredzēji, ja, vispār ar to publisko sektoru, ja, jo viņi visos iepirkumos prasa pieredzi. Viņi tur konkursus taisa ierēģi, lai saprastu. Ja. Un ierēģis grib šodien mierīgi uz darbu aiziet un vakarā atnākt mājās. Teiksim. Viņš negrib nekādas problēmas redzēt. Teiksim, ja. Un viņš labāk samaksās, kā lai saka, tur, par to kontraktu, teiksim, tur 100 eiro vairāk, bet viņš grib, lai viņam to visu nodrošina un lai nav nekādas galvas sāpes. Tāpēc, principā, lielai kompānijai manā skatījumā ir priekšrocība, teiksim, tas, ka viņi var ar cilvēkiem vairāk, kā lai saka, resursā būt fleksiblāki, teiksim, ja. Viņi var atļauties uzņemties kādus riskus uz sevi vairāk, teiksim, kādas investīcijas vairāk ieguldīt, teiksim, ja. Bet, principā, es domāju, ka reputācija ir ļoti svarīga. Es domāju, tajā publiskajā sektorā reputācija ir viena no būtiskākajām lietām, un arī mērogs, teiksim, tāpēc, ka viņi grib ar šīm lielākajām kompānijām strādāt. Teiksim, bet, ja bet dienas beigās ir absurds tam visam, ja? Uzvar zemākā cena. Lielākajā daļā gadījumu, tādos konkursos, kā ir uzkopšana vai apsardze, uzvarēja zemākā cena. Un tur mēs esam visi, kā lai saka, lielā trablā, teiksim, ja? Jo tu redzi, ka tev uzvar konkurence, kur cena ir pa 30% lētāk. Teiksim, ja? Un tu saproti, kāpēc viņi ir lētāki, tā ir nodokļu deva, ja? Un tu esi bezspēcīgs. Un uzkopšanā mums ir ļoti bieži tā, teiksim, ja? Atkritumu biznesā tā nav, ja? Ielu uzturēšanā tā nav, tāpēc, ka tie ir biznesi, kuros ir vajadzīgas ļoti lielas investīcijas. Ja? Lai saprastu, viena atkrituma mašīna maksā 140 tūkstoši eiro. Teiksim, ja? Jaunākais X7 nemaksā. Ar X7 tu tikai tērēsi naudu. Ar atkrituma mašīnu tu vari pelnīt. Saprot, kā saka, tev viena ir pasīvs, otra ir aktīvs, teiksim, ja? Kur tu naudu būs izguldījis. Otra lieta, teiksim, ir jā, tas par to, kā lai saka, par to ieguldījumu. Ielu uzturēšanas mašīna jau maksā kaut kādā 200, teiksim, ja? Tas ir tās liels summas. Bet tas savukārt nodrošina to, ka tavā biznesā strādā likumīgi, līdzvērtīgi tev konkurenti. Un ar līdzvērtīgiem konkurentiem tu jau vari faitoties, kā lai saka. Es saprotu, ka visiem spēles noteikti vienā. Kāpēc man patīk tagad tā situācija, kurā mēs esam atkritumu un arī ielu uzturēšanas biznesā ar numuru 2 Latvijā, teiksim, savu konkurentu. Mēs abi ar obligācijām esam biržā. Mums abiem diviem vienādā apjomā ir jāatklāj informācija. Ja? Mēs esam absolūti vienādās tajās pozīcijās. Nav tā, ka man ir jāatklāj un viņam nav jāatklāj. Teiksim, ja? Un tā ir jau cita tā konkurēšanas kvalitāte. Ja? Tas ir cits līmenis. Tu vairs tur neņemies kaut kādām tādām zemiskām lietām, tur melno PR vai vēl kaut ko. Teiksim, ja? Tu būvē uzņēmumus. Teiksim, ja? Tu rūpējies par saviem investoriem. Teiksim. Tu strādā ar to B2 government, teiksim, segmentu, lai tavu reputācija būtu cienījama. Teiksim, ja? Tas ir super līmenis, un tas man ļoti patīk. Teiksim, ja? Bet man līdz tam jāizauga. Ir. Un arī es atceros, es domāju, tā arī taisnība, ka tur bija tas cilvēks, kas ļoti daudz tos sākotnējos klientus līgumus arī ieguva pats, vai ne? Ja, tas bija attiecības. Bet, zin, kā ir, Latvijā jau ir sen tas laiks pienācis, un par laimi, ka tā ir, kad, ja tu uzvari pēc visiem kritērijiem, ja, iepirkumā, tad vienīgais, ko tev var izšķirēt, teiksim, ja, ir var tevi izmest. Ja tev baigi negribēs, ja, tevi var izmest. Bet tā labā lieta, burvība, kas man patīk, kad, ja tavs konkurents kaut kur ir, pieņemsim, 3. Ja, tajā visā sarakstā, teiksim, minētā, ja, un ja viņam tur, nezinu, kāds ierēdnis vai vēl kaut kas ir, tur draugs, paziņa vai vēl kaut kas, teiksim, ja, tad šodien vairs nav iespējams no 3. kļūt par 1. Tikai, kādreiz tā bija. Ja 1. un 2.
performē, atbilst visiem iepirkuma, kā lai saka, kritērijiem, ja, tu vairs neko tur nevari izdarīt. Un tā ir tā foršā lieta, teiksim, ja, es saku, tie laiki ir pagātnē, ja, es saku, iepirkumi ir civilizēti, tāpēc arī lepojos ar to, kas ir pašvaldību, liels tas piegādātājs pakalpojums, ja, jo tas saprotams tirgus, teiksim, ir, ja, un tur tieši tu izpildi visus kritērijus, tas den uz ļoti augstu kvalitāti, ja, tas reāli tev māca ļoti augstu standartus, teiksim, ja, bet tur arī, kā lai saka, ir cits pēc tam tas kaifs strādā. Kas ir kaut kāda tavu padomi kādam, kurš grib iemācīties veidot labākas biznesa attiecības ar saviem klientiem, ar saviem piegādātājiem un tā tālāk? Pirmā lieta atceries, to parasti māca Amerikas skolas, vienkārši redzu, ka visi mani draugi, kas ir mācījušies Amerikā, ja, viņi tev reizi ceturksnī uzvan vismaz. Ja. Okay. Tā vienkārši uzvanīs, kā tev iet, man ir iebjās pa telefonu runāt, ja. Un man, labi, būtu uzrakstījis ziņu, man iet labi, viss kaipi, viss forši. Bet ir tā, ka tev ir jāuzsver attiecības. Ja? Tas sīkums, tur Ziemassvētku dāvana vai vēl kaut kas, teiksim, bet aizbrauc kaut vai reizi pusgadā, teiksim, tur parunājies, paēt pusdienas, teiksim, vai aprunājies. Es ar savu klientu attiecībās arī tad, ja viss ir labi. Ja? Un tev tikai liekas, ka priekš kam tu laiku tērē, teiksim, tev nezvan, es Rīgas mēram kaut kad pirms Ziemassvētkiem, laikam, jā, es arī vienkārši pieteicos uz 10 minūšu vizīti. Vienkārši pieklājību spēt, paprasīt, vai viss ir labi, teiksim, strādājam labi, sūdzību nav, teiksim, viss neko vairāk. Bet tajā brīdī tas cilvēks jūt, ka tu tomēr neuztver viņu kā paši pa sevi saprotam. Tāpēc, ka mums ir tendence īstenībā, kas ir, kad mēs rūpējamies, lai iegūtu jaunu klientu. Ja, un tad viņu apčubinām. Un aizmirstam par tiem esošiem klientiem. Jo mums liekas, viņi defaulta klienti. Ja viņš bija un būs, tā nebūs. Ja, tā nebūs. Klients ļoti novērtē to, ka... Un man jau saku, man tas laika menedžments ir nedaudz jāmācās tagad, jo es gribu vairāk laika. Es gribu, kad 4. piekdienu veltīt, lai aizbraucu uz tām pašvaldībām. Ja, jo es viņus pat nepazīstu. Es kādreiz visus mērus zināju. Ja. Es kādreiz visus deputātus Saeimā zināju. Es tagad pat ministrus nezinu. Viņi tur mainās visu laiku, teiksim, tur. Ja. Bet man tas patīk. Tas nozīmē, ka attiecībām ir aizvien mazāk nozīme, kas ir svarīgi teiksim, tam, lai nebūtu korupcija, teiksim, lai vinnētu tirgū tas, kurš ir labākais. Teiksim, ja? Mans partneris sen teica, ka mēs kļuvām par partneri vienā biznesā. Viņš man teica, viss mans bizness ir mana telefona grāmatiņa. Un es viņam teicu, klausies, ja tava telefona grāmatiņa viss tavs bizness, mums ir diezgan liels problēmas. Teiksim, ja? Jo pēc būtības tā nevajadzētu būt. Teiksim, ja? Un tas ir tas, ko mēs cenšamies Clean Air grupu izveidot, jā, par uzņēmumu, kur jāizkur savu cilvēku, jā, bet tas bizness nav atkarīgs no cilvēkiem. Un tas ir labi gan investoriem, jā, jo viņi labi apzinās, teiksim, kad jebkuram no mums aizejot no darba vai vēl kaut ko, jā, vai man tur aizbraucot, nezinu, uz Miami dzīvot, jā, nekas nemainīsies, uzņēmums strādās. Un tas ir labi arī klientiem, teiksim, jo viņi arī zina, teiksim, ka no Guntera Bzdingiem teiksim, nav atkarīgs teiksim, tas, vai viņš izpildīs pasūtījumu vai neizpildīs pasūtījumu. Kāds jums notiek? Vienkārši man nāca prātā, bija uzrakstīts, pajautāt tev, kāds notiek pārdošanas process? Ņemsim, varbūt B2B governments, es saprotu, ir vienkārši pārstāj iepirkumi. Tie ir publiskie iepirkumi, jā. Bet, piemēram, B2B, jums ir kaut kāds mārketinga budžets, jums ir kaut kāda pārdošanas komanda, jums ir kaut kas tāds, vai kā tas notiek? Kā kurā biznesā, teiksim, atkrituma biznesu, sadzīves atkrituma biznesā, tas ir tikai iepirkumi. Pašvaldība organizē iepirkumu, tur kā uzvarēja, zaudēja visu. Okay. Bulgružu biznesā, jā, tev ir pārdošanas komanda, kas tev skraida, un mēs tagad pie tā vairāk pievēršam uzmanību, teiksim, jā, kas strādā ar klientiem. Mēs arī esam nopirkuši vienu konkurējošo uzņēmumu pirms 2 gadiem, jā. Tad bija ļoti svarīgi to klientu bāzi nosargāt, teiksim, pārliecināt, ka mēs arī esam labi, teiksim, un tā, jo tas bija ļoti tur attiecību biznesa pirms tam, teiksim, tajā uzņēmumā, jā. Uzkopšanas biznesā arī pārdošana, ielu uzturēšana ir divas, teritoriju uzturēšana ir divas daļas. Ir ielu uzturēšana, kas ir B2 government, un ir teritorija uzturēšana, kas ir tirdzniecības centri un viss kaut kas, kur patiesībā arī taisa iepirkums. Visi lielie Rīmī, Maksims, teiksim, viņi jau strādā tāpēc kā valsts kompānija vai pašvaldība. Viņi taisa iepirkumu, teiksim, viņi vienkārši ir fleksiblāki savā lēmumu pieņemšanā, teiksim, ja? Bet tu tur faitojies, teiksim, tā kā jebkurā citā konkursā. Teiksim. Un mārketingu, ko jūs darāt saistībā ar bulguržiem? Es teiktu, ka drīzāk, teiksim, es vairs neesmu tajā operational biznesā, teiksim, es pat nezinu, teiksim, īstenībā, kā mēs to darām līdz galam. Bet, manuprāt, kad vairāk tas pašreizajā brīdī strādā uz 2 elementiem.
uz pārdošanu, tiešo pārdošanu, kad cilvēki iet pie klientiem, teiksim, tur un lielām būvkompānijām un vēl kaut ko strādā ar viņiem. Vai arī otrs ir, teiksim, tas, ka tava atpazīstamība tirgu, teiksim, tu strādā uz savu reputāciju, teiksim, un visu, teiksim, arī tāpat birža palīdz, teiksim, ka tu esi atpazīstamāks. Ja? Un klienti tev paši zvana, teiksim, tad tev jautā, bet viņi uzzina arī manam konkurentam un vēl 3, un tad ir svarīgi, lai to cenu samačojies. Un skaidrs, ka visbiežāk, teiksim, ir tā, ka tu vari būt par kādiem 10% dārgāks, teiksim, par savu tādu zemāku līmeņu konkurentu, teiksim, jo viņš paņem sevi, teiksim, tāpēc, ka viņš tev vairāk uzticās, teiksim, ka tu tur ātrāk reaģēs un tam līdzīgi. Teiksim. Jo skaidrs, ka tas resurs, kas mums ir pieejams, viņš atļauj, kā lai saka, risināt problēmu online. Teiksim, man nevajag vienmēr saņemt naudu sākumā un tikai tad es sniegšu pakalpojumu. Teiksim, jā, es viņu sniegšu, varu palīdzēt vēl, teiksim, es varu ļoti ātri norēģēt, lai to pakalpojumu nodrošinātu, un par naudu jau mēs pēc tam, kā lai saka, sarunāsim. Nē, tas ir interesanti. Un tad tāda praktiskā lieta. Respektīvi, man ir 1 miljons eiro gadā. Tev tikai viss miljonos, vai neteikt? Vai interesanti? Viss miljonos. Man ir 1 miljons gadā, es gribu tikt līdz 10 miljoniem. Un tu esi gājis caur tam? Tev ir miljons, nauda. Nē, man ir 1 miljons eiro apgrozījums, piemēram, biznesam. Okay, jā. Piemēram, man ir B2 government, B2B, ļoti līdzīgi kā tev. Un tad, kas tavuprāt lielākie izmaiņas lietas, kas jādara, lai no 1 miljona gadā tiktu līdz 10, un tad no 10 līdz 100. Jo iepriekš ir tas būs vienādi. Tas būs no 1 līdz 10, 10 līdz 100. Es teiktu, no 1 līdz 10 būs grūtāk nekā no 10 uz 100 tikt, teiksim. Nopietni. Jā, tāpēc, kad tev ir jābūt gatavam riskēt. Pa lielam vienīgā lieta. Ja? Tev ir gatavam jābūt aizņemties kaut kur, pieņemt cilvēkus, pat vēl nezinot, vai viņi spēs tev to reviņu pienest, teiksim, vajadzīgo, teiksim, ja? Tas ir tikai riska jautājums īstenībā, nekas cits pa lielam. Nu, varbūt ir vēl kaut kādi mazi tur elementiņi, ja? Es teicu, gatavība riskēt. Ja? Es zinu ļoti daudz cilvēkus, kuri manā skatījumā varētu būt super krūti uzņēmēji, bet viņi nav gatavi riskēt. Tāpēc viņš būs super labs vadītājs, ja? Bet nekad nebūs uzņēmējs, jo uzņēmēji tomēr gars ir nepārtrauktā riskā, jo tu no 1 uz 10 miljoniem izaugt bez riskēšanas, nu var jau paveikties, protams, jā, bet pa lielam padomā, jebkurš tavs, pieņemsim kaut kāds tur klients, jā, lai tu jau ielidot tajā līgā, teiksim, kad tev desmitnieks, jā, tev ir jābūt kaut kādai komandai, kas nodrošinās šo pakalpojumu, jā, jo tava esošā komanda, kas nodrošina 1 miljonu apgrozījumu, viņi nespēs servisēt, teiksim, arī 10 miljonu apgrozījumu, jā. Tas nozīmē, ka tev ir jāpaņem cilvēki, kā saka, in advance, jā, tev viņam jābūt jau šodien, lai gan tu nezini, vai tev būs līgumi, teiksim, jā. Tā kā, jā, un tā līdzīgi arī, teiksim, ir ar, pieņemsim, Cleaners ir uzņēmums, kas nav audis tikai organiski, teiksim, jā, viņš ir audis caur M&A darījumiem, teiksim, ļoti daudz, teiksim, tā liela, es teiktu tā, uzrāviens ir kā reize M&A, teiksim, pie tam vēl M&A darījums, kurā es nopirku pa sevi gandrīz 3 reizes lielāku kompāniju, teiksim, jā, kur tev jābūt ir īpašai dušai, teiksim, tur, jā, un tev vienkārši jāsaprot, ka tu vari, pieņemsim, nopirkt kādu konkurentu, kas strādā tajā pašā nišā, bet kurš jau servisē kaut kādu diezgan normāls līgumus. Ja? Jā, viņš varbūt ir 3 reizes lielāks par tevīm, teiksim, bet sastruktūrizē finansējumu, paņem partnerus. Nejūties, kā lai saka, tāds mūdis, teiksim, ka tev jāizdara viss vienam, teiksim, ja? Uzrunā partnerus. Es tāpēc arī domāju, kāpēc es, kā lai saka, ja jāsāk kaut kas no nulles, es varētu sākt no nulles. Jo es pirmām kārtām esmu izaudzis līdz tam, kad es neuzskatu, ka man vajag vienam pašam kaut ko darīt. Ja? Es dabūtu vēl tādus 10, kā lai saka, ar 100 000 katru, teiksim, ja? 9, ja? Un uztaisīt kopā to visu, teiksim, ja? Un tā, kad tu esi vienu palaid nākamo projektu, teiksim, kopā, ja? Bet risks ir galvenais. Un bez riska, bez gatavības riskēt, es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai tev būtu success story, teiksim, tur. Neredzu. Interesanti. Es tā nebiju gaidījis, ka tā teiks. Ko tu gaidīji? Nē, es biju kaut kā tā, es domāju, tur ir tāda lieta, tur komanda, tur pārdošana, tur jābūt cipariem. Nē, pagaidi, tu klausies, tu paskaties. Jā, tu iedomājies tagad situāciju. Tev ir tīms pēc tā miljona, ja? Un tu tagad nolīgsti pārdošanas komandu, ja? Viņi tev sapārdos tos 10 miljonu līgumus, bet tu jau viņus nespēsi apkalpot. Bet tas trakākais, kas būs, viņi īstenībā nevarēs pārdot. Tāpēc, ka neviens neticēs, ja, ka tu vari to viņu līgumu apkalpot. Tāpēc, ka tu esi 1 miljonu līgā. Ja, un neviens jau no 10 miljonu līgas neuzticēs tādam 1 miljonu līdziniekam, teiksim, ja, apkalpot viņu. Teiksim, ja. Neviens neriskēs ar to. Teiksim, ja. Man bija viens projekts, kurā mēs bija viens kopuzņēmums.
kurā mēs būvējām vienu enerģētikas objektu. Un, tas, kurš mūsuprāt, kuru mēs izvēlējāmies kā labāko, viņš bija 17 miljoni tā investīcija. Tā cena, pa ko viņš apsolīja to izdarīt, 17 miljoni. Un tad bija viens cits uzņēmums, kurš teica, ka mēs izdarīsim to pašu par 16 miljoniem. Bet tikai mums cita tehnoloģija. Es saku, fine, bet to par 17 miljoniem es zinu. Jā, mums jau ir 3 tādi objekti bijuši šeit un 40 ir visā Baltijā. Tas par 16 miljoniem ir viens objekts Somijā. Tad mana izvēle, teiksim, klausies, samaksāt 17 miljonus un būt drošam, vai ietaupīt 1 miljonu un izgāzties. Ja? Un tas pats būs ar tavu 1 miljonu saizu. Ja tu nāks pie 10 miljoniem, viņš teiks, klausies, tu vari to? Un kāpēc tu domā, ka tu vari? Vai tu uz maniem tā kā eksperimentēsi augstu? Ja? Neviens neiepīsies. Tāpēc tev jāriskē, tev kāds vai nu jānopērk, vai nu jāinvestē naudu komandā, teiksim, ka tev ir, un tu saki, kur es varu. Es varu to izdarīt, pēc tam man ir stāvs gatavs jau apmācīt, teiksim, šāviņu gaidu. Es gribu tev padomu. Man tas līmenis tā, ka tu saki, tāds mums ir, un man vienkārši sapnis ir vienmēr bijis kļūt robotiskāks. Es gribu nopirkt, vai es gribu, lai man pieder software kompānija. Nopērkt. Es to pašu domāju. Jā, tā ir vienīgā izvēle, tāpēc, kad iedomājies, vienīgā izvēle. Tāpēc, kad iedomājies, cik tu laika patērēsi un cik tu naudas iztērēsi, lai novāktu kādu. Bet tam vēl nezinu, vai tev sanāks ar viņiem. Teiksim, ja? Paņem noskati kompāniju, kura ir pietiekami ok izmērā. Kādā tu skatītos? Nē, es nezinu, kā es saku, lai saprastu. Mans uzrāviens atkritumu apsaimniekošanas industrijā bija kas bija uzņēmums vidas pakalpojumu grupa, ar kaut kādu, es neatceros, cik pat apgrozījumu, bet es izteicu piedāvājumu Somijai Lasila Tikanoja, kas bija 3 reizes gandrīz lielāki par manīm, 3 reizes lielāki. Tā kā mans esošais partneris, viņš man toreiz teica, es saku, Gunter, aizbrauc vienkārši uz Helsinkiem un pierunā viņus. Es saku, Harī, tas 3 reizes lielāks uzņēmums par mums. Viņš saka, so what? Viņš saka, ar tavām spējām runāt, viņi saka, viņu apvārdos. Tas aizņem kaut kādu gadu ar kapēkām, nopirka viņu, jā. Un tas ir super izrāviens. Tev jāsaprot, kā ir īstenībā, ko tu vari atļauties tomēr, teiksim, ja? Un es tev saku, nevajag to darīt vienam. Tev vajag kādu partneri. Bet cik daudz atdod daļu? Man jautājums, es iedošu piemēru. Es vienam paprasīju. Viņš man teica, viņš grib 500 miljonu. Tas uzņēmums tā ir 10 000 mēnesī. Ļoti maz, bet softwares, programmatūras. Un tad ir tāds, bez diršanas man nav 500 miljonus teikt, ko ielikt pašam savu naudu. Ja man ir tādi draugi, kas varētu iedot to naudu. Cik viņi jau kaut kā tur jau parasti tavā pieredzē? Protams, kā ir. Vienmēr ir ļoti komplicēti, kad tu pats nē ar naudu. Tas ir vienmēr ļoti komplicēti. Bet tāpat laikā, piemēram, tajā brīdī, kad ir jau uzņēmēji, ja, kas ir jau kaut kādas virsotnes sasnieguši, ja, un viņi savukārt saprot, kad man ir nauda, tev ir ideja, bet man vairs nav ideja, teiksim. Ja. Es jau tā kā izsmelt, ja. Tad savukārt meklēju kādu, kurš ar pārliecību saka, klausies, man ir super ideja, es esmu gatavs, man ir 100 000, vajag miljonu. Bet es ļoti svarīgi, ka tu ar kaut ko esi gatavs. Jā, ka tu savu naudu kaut vai tie ir, salīdzinoši niecību uz tā visu kopējo kapeksu, teiksim, bet ka tomēr tu esi parādījis, ka tu demonstrē, ka tu ar savu naudu, teiksim, tur esi gatavs riskēt. Ja? Un tad tu vienkārši ej uz to dealu, un tu viņam saka, klausies, tev vispār galva ne par ko nesāpēs. Es šo biznesu zinu, tas darīs to un to. Man tikai vajag finansējumu tam visam. Piemet man tik un tik. Es saku tā, ir 2 dažādas stratēģijas. Viena lieta, ka tu ej uz izaugsmu, otra lieta, ka tu būvē, uz tādu, kā lai saka, biznesa izaugsmu. Otra lieta, ka tu būvē uzņēmumu vērtību. Un es to sapratu salīdzinoši nesen, jo tā, ka es strādāju tur kopā ar tiem visiem grandiem, tur franču dalkijām, veolijām tur un tam līdzīgiem. Es laiku domāju, ko viņi ņemās par to konsolidāciju. Visu laiku viņam vajag 51%, tur vēl kaut ko. Un tagad es saprotu, man arī vajag visur 51%, tāpēc, ka es konsolidēju visu, tāpēc, ka es būvēju uzņēmumu vērtību, kur kotēt biržā. Tāpēc, ka, ja man piederēs 49%, pieņemsim, un man nebūs kontrols par to uzņēmumu, es viņu nevaru likt savā apgrozījumā. Ja? Tad, piemēram, ja man ir 100 miljonu apgrozījumu uzņēmums, un es nopērku 20 miljonu uzņēmumā, vēl papildus 20 miljonu apgrozījumu uzņēmumu ar 49%, un man nav menedžmenta kontrola, tad man nebūs 140 miljoni, 120 vai 140 miljoni. Ja? Man būs tie paši 100 miljoni, kas man bija apgrozījums, ja? Man būs
mazākuma daļas asociētā meitas vai vēl kaut kādā uzņēmumā. Ja tev nav 50. Un tie investori, skatoties sevi, tev nekādu izaugsmu tu neesi nodemonstrējis. Tu esi vienkārši ielicis kā čainiks naudu, uzticējies citam, teiksim, ja? Un tev uzņēmuma vērtība no tā, pārskatāmā nākotnē nav pieaugusi. Teiksim, ja? Tāpēc arī visi lielie grandi cīnās par konsolidāciju, tāpēc, ka viņi jau veido uzņēmuma vērtību, viņu akcijas kotējās biržā, viņiem to vajag. Teiksim, ja? Bet tajā brīdī, kad tu ej neprofilētā biznesā, piemēram, mēs esam Cleaner Group, mans profilētais bizness ir tas un tas, kas ir Cleaner Group. Bet Cleaner Grupas akcionārs ir TAK Capital, teiksim, kas ir mans uzņēmums, teiksim, 100%, ja, kurš iegulda dažādos tādos riskantākos projektos, kuri nekādā gadījumā un nekādā veidā neapdraud Cleaner biznesu, kas mans ir publiskais biznes. Ja. Bet tad man ir mazākuma daļas vairākos citos projektiņos, teiksim, ja, kuras esmu tikai viens no investoriem. Ja. Un tur man nevajag nekādu konsolidāciju, ne vēl kaut ko. Un tad tā ir tā čaiņika biznesa daļa, teiksim, ja, kur tu kā finanšu investors iegūtu, es vienkārši noticēju tev forša ideja, teiksim, ja, man nevajag konsolidāciju, bet tev jāpārliecina mani, kā man viens sens paziņa arī labu padomu deva, ko viņš savukārt arī no cita bija iegūst. Nekad neej iekšā, ja tu nezini, kā tu izies no tā visa, teiksim, ja. Tad, ja tu veido kaut kādu biznesu ar kaut kādu jaunu partneri, ja, un tas partneris ir vadošais pēc tā know-how, teiksim, tajā biznesā, tu esi tikai investors, tad atrunā uzreiz pašā sākumā, kā jūs exitējat. Vai tu mani izpirksi, piemēram, pēc 3 gadiem es gribu exitēt, ja? Vai tu mani izpirksi, vai arī mēs kopā abi divi pārdosimies, ja tu neesi piemēram, ja tev nav naudas, ja? Mēs tad pārdodamies abi divi kopā, vai arī es tevi izpēru, teiksim, pēc tam, teiksim, ja? Bet vienmēr, kad tu ej kā mazākuma akcionārs iekšā, vienmēr esi drošs par to, kā tu tiks ārā no turienes. Šis labs izmēr. Kā tev būs, kā tas nākšais solis? Jā. Tāpēc, ka, ja tu paliec kā mazais jefiņš, teiksim, tur iekšā, tev lielais akcionārs var darīt jebko, tā globāli, teiksim, ja? Un tu vienkārši ies pa plūsmu, teiksim, ja? Viņš var maksāt tev dividendus, var nemaksāt dividendus, teiksim. Ja viņš var izolēt. Jā, tieši tā, teiksim. Kā man teikt jautājums tev? Kā tu nosaki, kas ir laba investīcija vai slikta, vai ko tu skaties tajā vadītājā, tu skaties tam, kam viņi pieder, kas ir kritēriji? Jā, es esmu, protams, ka man ir viens draugs, viens no lielākajiem Latvijas uzņēmējiem, kur, manuprāt, galvā tikai Excels. Viņam emocijas ir 0. Ja? Viņam ir tikai skaitļi. Viņš saka, projektu forši, jā, smuki, Gunter forši. Pēc gada parunāsim, varbūt tur man Excel vajag no sērijas. Es esmu pilnīgi savādāks, es esmu emociju cilvēks, ja? Bet tāpēc man ir labi, kad man ir apkārt tādi cilvēki, kur man piezemē. Ja? Es jau būtu visu naudu notrilinājis, es domāju, teiksim, principā, ja es būtu visādas līderu skolas sadibinājis, teiksim, basketbolā saguldījis un vēl nezinu, kur, teiksim, ja? Bet man ir cilvēki blakus, kurš saka, teiksim, Gunter, šis ir neprātīgs pasākums, teiksim, šis ir prātīgs. Un tas strādā tā arī vajag būt, teiksim, ja pretējā gadījumā emocijas noved uzņēmumu līdz manis piedzīvoju, teiksim, savam vienam paziņam, teiksim, tur, par konkurentam pat, teiksim, ja, ātri noriet, teiksim, tikai tāpēc vien, ka pieņēma lēmums vienpersonīgi, teiksim, ja, ka tev nav 2 viedokļu, teiksim, vai 3, ja. Bet pagaid, kāds bija jautājums, par ko mēs runājām? Kas ir jāskatās, ko tu izvērtē? Ko es skatos? Jā, kad tu pērcit. Redz, tas, kas attiecās uz to Cleaner grupu, ja, tur strikti nosacījumi. Tur ir riktīgi, kā saka, tāda projektu gaļas mašīna. Teiksim, mēs tur ejam cauri, mums ir padome, valdes, teiksim, grupas valdē, uzņēmuma valdes. Tur ir izaugsmes programmas, teiksim, ko mēs darām. Teiksim, tur ir jābūt strikti mūsu profila uzņēmumam, ja, kurš vai nu pieliek klāt, teiksim, kaut kādu jaunu tirgu, teiksim, vai nu jaunu pakalpojumu. Ļoti svarīgi, teiksim, tas minēju, ka mūsu gadījumā ļoti svarīgi, teiksim, viņa tā reputācija un tas nodokļu jautājums. Mums tāda aploksņa algas, teiksim, mums pērkamā uzņēmumā pat nav iedomājams, tāpēc, ka tās baigās sekas, teiksim, pēc tam visai reputācijai. Teiksim, ja? Un, principā uzņēmumam jābūt sagatavotam, lai mēs viņu varētu nopirkt. Mums ir bijuši uzņēmumi, kurus mēs 2 gadus paši pakojam, palīdzam pārdevējam, tam uzņēmumam kļūt par tādu, lai mēs viņu varētu nopirkt. Teiksim, ja? Viņš atbilst mūsu standartiem. Pavisam nesen mums tāds case bija. Teiksim, ja? Reāli mūsu cilvēki strādāja, tā kā lai saka, palīdzēja radīt vērtību, kur mēs paši samaksājam. Savi darbinieki strādāja, mēs paši viņiem maksājam algu par to, lai mēs pēc tam vēlreiz samaksātu tam īpašniekam. Teiksim, ja? Bet mums vajadzēja, mēs viņu pērkam. Ja? Tā, tur ir ļoti strikti nosacījumi, saku, jo mēs esam
publiskā tirgu aizņēmušies naudu. Un es šo kaut kā personīgi esmu uztvērs kā mega jaunu atbildības līmeni. Teiksim. Kad tu ar bankām runā, tas ir kaut kā nedaudz savādāk, tāpēc, ka bankas ir tādi, kā lai saka, viņi tad mazliet labā ziņā mežoņi, teiksim, ja? Kapitāla striktītis. Viņš tā, es tev aizdevu ķīlā, man šitais teiksim, tev kaut kas nepatīk, tinies no serijas, tas viss, teiksim, ja? Ar investoriem es to kaut kā saistu ar savu vārdu arī nedaudz tomēr, teiksim, ja? Jo man arī bijuši gadījumi, kad mēs esam ļoti, ļoti sen vairāk tā nedara, bet nopirkt vienu uzņēmumu emocijās, lai viņi nenopērk manas konkurences. Okay. Emocijas. Vienkārši atnāca kundīt, viņi saka, ka man jau te vienošanās, teiksim, bet kāds cienījams cilvēks atnāk. Es saku, labi, cik tu gribi? Ok, viss. Un pēc tam izrādījās, ka tu kaut 200,000 nodokļu parādi, tur vēl kaut kas. Un tas bizness tur nevēlna nav ne tuvu tik vērts, teiksim, ja? Bet mēs samaksājām visus nodokļu parādus, un to uzņēmumu vienkārši aizvērām ciet. Ja? Pēc būtības mēs viņu varējām palaist uz maksāt nespēju, teiksim, tur, un lai tur paliek pārādā valstī. Es nezinu, var 200 pārspīlēt, bet tas bija starp 100 un 200,000. Teiksim, tagad tāda mazā reklāmas pauze. Mans viens no mērķiem ir nopirkt ledushalli. Es gribu, lai man pieder ledushalli. Tā vēlāk, ne tagad, bet vēlāk. Man jautājums tev, kas ir tev kaut kādi trakākais pirkums, ko tu gribi nopirkt? Es esmu ieinvestējis Andrejos ar draugiem. Tas ir visās dimensijās pilnīgi traks projekts priekš manī. Mēs esam 6 čomi. Visi pazīstam savā starpā. Daži draugi, daži čomi, teiksim. Ja? Mēs esam ieinvestējuši Andrejos ar to pirmo zemes gabalu nopirkām, teiksim, ja? Lai tur būvētu 2 klubus, 2 restorānus, jahtklubu, cigāru bāru, teiksim, ja? Tur mums ir lielākajiem akcionāriem ir 18%, tad tur ir vēl mazāk akcionāriem, bet mēs esam 6 laikam, pašreizajā brīdī. Un tas ir es no tās industrijas nesaprotu pilnīgi neko. Man tur ir absolūts mazākums, teiksim, 18%. Jā, es esmu viens no, man nākās uzticēties pilnīgi tur menedžmentam tur no A līdz Z, teiksim, jā. Tur ir viss pretēji maniem kanjoniem, kā es pieņemu lēmumus, teiksim. Bet man likās, ka vienā brīdī tu izauc līdz līmenim, kad nav tikai, tu nevari tikai taisīt to biznesu, teiksim, un pelnīt naudu. Tev vajag kaut ko savam priekam. Teiksim. Mēs ar partneriem tagad arī nopirkām bāru 13, piemēram. Ja? Dievs, šodien es tikos ar Irmēs, un tas bārs 13 ir vēsturi kaut kādu, nezinu, cik tur 20 vai cik gadu slavenais futbolists Kaspars Gorkšs viņu, teiksim, izveidoja. Ja? Pēc vienas no ballītēm, un mēs viņu nesen nopirkām, tas pagājušā gada beigās. Pēc vienas no ballītēm, kurā es pats biju, kurā visi uzvedās ļoti zolīti, kur viss bija ļoti kulturāli, saņēmām vēstuli, teiksim, no īpašnieces mājas, ka viņi lauž līgumu, teiksim, jo mēs bijām, tas troksnis bija pārāk liels tomēr, ja? Lai gan tur bija problēma ar didžētiem basiem, ar tumbu basiem, teiksim, bija problēma. Un šodien tieši tikos ar viņu cienījumu kundzi, teiksim, tiešām tādu patīkamu izrunājām visu. Es ceru, ka mēs ieguvām vēl vienu iespēju, teiksim, bet vairāk mēs nolažot nevaram. Bet, es esmu iegājis kaut kādos, piemēram, man draugs viens, viņš ar juvelieru izstrādājumu biznesu nodarbojas. Un es laiku domāju, bļāviens, es par tiem mēsliem tikai tur rakņājos visu laiku, teiksim, tur atkritumi, tur ielas, tur vēl. Man draugs rekurs skaisti, teiksim, tur diamanti, tur, ja. Un tad tev gribās kaut kā, teiksim, tādu mazo atkāpi no tā, un tad tu mēģi, bet pirmām kārtām, tev jābūt jau pietiekami stabilam tajā savā, teiksim, tajā biznesā, lai tu vari atļauties iztērēt naudu uz kaut kādām blēņām. Ledus hala, man ir lielākas blēņas vēl nekā man bārs 13, teiksim, jā, tas ir šausmas, es domāju, ka pirms kam jau vispār jautājums, pirms kam tev viņu vajag. Tas bija tāds, tāds prikols. Tā kā, prikols jau dārgi izmaksās. Padomā, ledus hala, elektrība, visu uzturēt viņu, teiksim, jā. Tas ir taču loss-making business. Es tev droši, ja tu, protams, esi kaut jau 100 miljonu vērts džeks, teiksim, jā, kuram jau ir izmaksāts dividends, tu pie tam to nepēc uz uzņēmumu, bet tu jau esi, kā es saku, pats nodrošināts, tev ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Tas saviem stingiem tu tērē, cik tu gribi pa lielam, teiksim, ja? Bet tu apzinies, ka tā ir norakstīta nauda. Mēs arī, principā, tās investīcijas, kur es kā mazākuma akcionārs, es viņas uzskatu par tādu, izklaidi. Ja? Tā izklaidi tev maksāt arī miljonus, teiksim, ja? Jautājums galvenais, lai tas tev neievaino tavu biznesu, kur tu esi vēl ar partneriem tur kopā,
kur tev ir bankas, vai tev ir investori, vai vēl kaut kas. Tas jābūt divas pilnīgi dažādas nošķirtas pasaules, teiksim, ja? Un, ja tev šitā atļauj, teiksim, tad tērē, kā tu gribi pēc halles, teiksim, bet es tev neiesaku. Es tev taču neiesaku. Man ir čomikam pieder halles. Es tev taču neiesaku halles. Tad varbūt labāk nāca Andrijos. Man tev tāds, man vienmēr ir bijusi, es esmu nācis no ģimenes, kur varbūt, kad es prasu kaut ko nopirkt, kad nav ļāvuši, vai, nav tā, ka nabadzīga ģimene, mums noteikti nav tā, bet, man bija sajūta, ka es biju maziņš, ka, nauda ir limitēta. Ka nauda ir nauda, teiksim, jā. Jā, nauda limitēta, un tam man bija tā, ka es sāku kaut kādu naudu pelnīt, un tad es vienkārši viņu tērēju, brutāli, visu laiku visu. Un pat visticamāk arī, ka Amerikā, kad tu nopelni, bet tu iztērē vairāk, nekā tu esi dabūjis. Un man ir jautājums tev, kas ir kaut kādi, varbūt, likumi, principi saistībā ar naudu, lai tā nauda tev paliek, vairojās, un tu vari kļūt bagātāks? Es par savu pirmo algu aizvedu mammu savu uz Lietuvas tirgu, uz Viļņas tirgu, un nopirku šo te PlayStationu sev. PlayStation, tas tur, kur bija tāds kaut kāds pielikums pie tā televizora, ko pie. Un kaut ko mammai nopirku, un tas vēl nopirku vienu sarkanu, vienu zaļu žaketi, jo es bankā sāku strādāt, ja. Es nopirku vēl 2 žaketes, teiksim, lai man būtu priekš darba, teiksim, kaut kāds tur outfits, teiksim, tam laikam. Drausīgi. Bet zin kā, tas ir pilnīgi normāli, ka tev gribās tērēt. Un ja tā godīgi, es arī nesākšu sāsīt, teiksim, vajag baigi krāt vēl kaut ko. Tu paskaties, kā dzīvē notiek, uznāk kaut kādu Covid, uznāk kari un vēl kaut kas, teiksim, jā, un tu brīžiem domā, bļāviens, tu zini kā, tu vari vienmēr domāt, ka man būs 50 gadi, tad gan es sākšu tērēt. Klausies, tu 50 gados jau būs, man ir tagad 50 gadi, jā, bet tu jau esi, teiksim, tāds jau, cilvēks, kurš var pakāst 20 iepriekšējos gadus, kas tev ir krutākie gadi, teiksim, varbūt, jā, ka tu gribi tur labām mašīnām braukt, tur vēl kaut ko, tev 50 gados jau varbūt jau uz kaut kādu Mercedes vai Audi jāpārsēžās, bet 30 gados tu gribi ar Lambo braukt, teiksim, tu tur par Rīgas ielām gribi tur dragāt, teiksim, jā. Un es tomēr iesaku, teiksim, tā, ka, zin kā ir, jautājums, cik tev viņa viegli vai grūti nāk, un es domāju, ka mums tiem vēl tādiem nosacītajiem, labi, tu vairs neesi nekāds padomu bērns, bet es esmu riktīgs kāds padomu laika bērns, jā. Kad, protams, ka tev tā nauda parādās, tu gribi viņu tērēt, un es domāju, ka tev viņa arī jāpatērē ir, teiksim, jo tev tā dzīves garša tomēr ir jājūt, jā, un tev dzīve tomēr jābauda. Es esmu pilnīgā pārliecībā, ka tikai cilvēks, kurš spēj novērtēt arī to, kas viņam ir dots, jā, spēj arī pēc tam, kā lai saka, pietiekami efektīvi tur darboties, pelnīt naudu, un man tomēr es esmu piekritējis tam, kad nauda ir priekš tērēšanas, kad, jo padomā, es kaut kur to lasīju, tas nav mans kāds izgudrojums. Tu padomā, nav kredīti, kāds ir cash, piemēram, ja? Un tev ir maks, un tev makā, tu saliec to cash, ja? Bet, ja tev tas maks ir pilns, ja? Kā tu ieliks tur jaunu cash? Neieliks viņu, vai ne? Viņš ir pilns, tu vēl tur iebāzīs tur kādu banknetīti, viss, teiksim, ja? Tad, ja tu neņemsi ārā no tā maka to cash un kaut kur neiztērēsi, tad tev arī nebūs, kur vietā ielikt to naudu, ja? Un es pēc tāda principa arī skatos, ne jau es netērēju kaut kā neprātīgi, teiksim, ja? Bet es esmu par to, ka tev kaut kas ir jāatļaujās. Tāpēc, ka tavam darbam ir jābūt atalgotam, un atalgojums manā skatījumā nav miljonus kontā. Atalgojums ir tava dzīve pa miljonu, teiksim, jā? Un tas, manuprāt, ir daudz vērtīgāk. Zinājums, man trauma joprojām. Es sāku strādāt 20 gados depozītbankā. Es paralēli mācījos biznesa skolā un sāku strādāt bankā. Tas nozīmē, ka, ja man tur 1-2 beidās nodarbības, teiksim, es uzreiz laidu uz banku. Un tas, kas man iztrūka pēc pirmā kursa, kad es sāku strādāt, tāda pat dienu patusēšana, es saku, ko man tagad gribētos, es kaut kad izdarīšu, nav nekādas problēmas, vienkārši visu laiku atliekās. Es gribu vienkārši apieties Filharmonijas skvērā ar aliņu un izdzert viņu, teiksim, Filharmonijas skvērā dienas vidū. Kur tas ir? 12. Filharmonijas skvērā, tas, kas ir, Vecrīgā pa vidu, kur ir, pie Kaļķu vārtiem, tur, teiksim, un es vienkārši, es saprotu, ka man tā ir trauma. Man ir tas, ka es atceros, ka es gāju no depozītbanku vai no trolejbusa pieturas uz depozītbanku un no depozītbanku, laikam, uz Latvijas banku, tur man šķērsot to laukumu vajadzēja. Un es skatos tajā manā vecumā, tur tie jaunieši, viņi tusē, viņi tur dzer āliņu, teiksim, tur viņiem tur čiliņš, tur vienos dienā, viņi jau tur viss viņam kārtībā. Man bija jāiet uz darbu, teiksim, ja.
Un es domāju, bļāviens, paņemšu viens tur vasaras dienā, teiksim, 12. aizbraukšu uz turienu un dzeršu aliņu vienkārši. Tas kā, ja tev trauma ir, tad kaut ko jāatrasa, ir savādāk, tad nevar. Tāpēc es domāju, zin, kā ir, protams, kad, ja tu tādā gadījuma sakarā esi nopelnījis pirmo naudu, teiksim, tur, nezinu, kaut kāds darījums jau tur paveicās kaut kā. Protams, ka viņu neiztērē, teiksim, jā. Tev vajag viņu atlikt, teiksim, un investēt kaut kur tālāk, teiksim. Bet tas, ka tu savu proporciju, kurš cik grib, teiksim, jā, vajag ieguldīt sevī kaut kādā savā, un pat attīstība ir cita lieta, jā, bet savā izklaidītē, teiksim, tas ir tas, ko es taču novēlu, teiksim, jo, saka, tev tā jaunība, viņa atpakaļ vairs nebūs. Jā, otro reizi tu neizdzīvos to vecumu, kad tev ir 25 vai 30 gadi, tāpēc, ka tev vienā brīdī tur ģimene, tur darbs, atbildība, ja? Un ja tu palaid garām tādu dzīves posmu, teiksim, ja? Un domā, tikai tāpēc vien, ka man pat bija nauda, ja? Bet es domāju par to, ka man viņa obligāti kaut kur jāiegulda. Jā, kaut kāda daļa ir jāiegulda, bet kaut kāda daļa ir jāpatērē. Jo tajā maciņā, saka, tur vietas jau nav bezgalīgi. Un tagad kontos jau vienkāršāk. Tur nevar saprast, tas tik netaustām, ir kaut cipariņu. Tad man šis būs dīvaini, man itīgi interesē. Man ir tēts, viņam kaut kāds 55, 56 gadu, godas, nezinu, 60 toči nav. Un viņš saka, viņam sāp kauli. Kā tev ir? Ir tā toči pēc 30, 40, kaut kas mainās? Ja man ir 50 gadi. Pagājušajā gadā, kad man palika 50 gadi, es pirmo reizi nonācu slimnīcā, ne tāpēc, ka es tur kaut ko sportojot, tur kāju salauzu vai vēl kaut ko, bet tāpēc, ka reāli tev sirds sāk tur kaut kā ne tā strādāt. Pēc mūsu Andreja Ostas tā projekta sapulces čom, ka mēs tur akvalunā sēžam visi 12. dienā, tur iedzeram pa vīnu glādīti, ēdam pusdienas un runājam par projektu attīstību un tā. Es skatos, man dakteri zvan manējā. Tā dakteri man, lai saprastu vienkārši, cik tas viss ir nopietni, tas zvans. Ja? Dakteri tādi, kā man ar vienu, man čom, abiem diviem, viņi ir dakteri jau 25 vai cik gadus neatceros. Un tā man čoms sieva vienreiz teica, viņa saka, man Gunte ir tāda sajūta, ka pat ja jūs abi divi jau gulēsiet uz nāves gultas, tad viņa tik un tā teiks, tas ir sīkums, viss, viņi te vienu tabletīti iedzers un viss būs kārtībā. Tad mega optimisti. Viņi taču neļauj nevienam cilvēkam ar pesimismu kaut kur tur iegrūt. Viņi man zvana, viņa saka, Gunter, brauc šurp, es saucu ātrā palīdzību, tev jāved uz stradiņiem. Kas noticies, teiksim, ja? Bija tur, zin kā, ir kāds, tas nepareizs laika menedžments, tur vēl kaut kas tevi noved pie kaut kādām tur, kā lai saka, stresiem, lai saprastu arī, teiksim, kad arī pozitīvs stress ir stress, viņš savu nervu sistēmu arī atstāja ietekmi, teiksim, ja. Tas nav tā kā, ka man viss tur baigā tur maļināt, teiksim, ja, bet stress tev ir visu laiku. Man ir non-stopā, viņš joprojām, teiksim, tāpēc, kad viens projekts beidās, nākamais sākās vai 5 paralēli, vēl trakāk, tas, ka tev, zin kā, visu laiku tev telefons tikai tur ziņas nāk, kaut kas jārasina ir. Un tad man pirmā pieredze bija, kā saka, 3 naktis stradiņu slimnīcā. Bet es domāju tā, ar to vecumu, ar tiem 50, 40 vai cik gadiem, pirmkārtām pēc 30, cik tev gadi ir? Man ir 29, jā. Tā, pēc 30 gadiem tu sāc sajust, vismaz manā keisā, bet cik es tā čomiem zinu. Pēc 30 gadiem tu sāc sajust pirmo reizi, kad tev jāsāk domāt par to, ka tev vispār tev ģimenes ārsts ir vai nav, teiksim, ja? Ka tev check-ups jāsāk taisīt, teiksim, ja? Ka tu vairs nevari rīt visu, ko tev ienāk prātā, ka tas tev parādās kaut kur, teiksim, ja? Tas ir 30 gadi, tas ir tāds... Tas ir pirmais nogriezis. Starp 30 un 50, man liekas, lielas atšķirības nav. Tu tur tādā mūdā. Bet jautājums, protams, arī, kā tu uztur sevi formā, teiksim, ja tu tur sporto, ēd, normāli nepīpē, teiksim, un tikai iedzer vīnu, teiksim, jā, tad es domāju, ka viss ir fine, teiksim, jā. Es jūtos, tu, viss fine, bet tas baigi palīdz, es domāju, teiksim, tas sabiedrība, kurā tu esi draugi, teiksim, tā. Ja man ir tagad lielākā daļa man draugi ir tāds 40, jā, vecākie varbūt ir 50, bet man ļoti maz vecāku draugu, teiksim, pārsvarā visi ir pa 10 gadu jaunāki, teiksim, jā. Un plus man ir, teiksim, tā līderu programma, teiksim, jā, kas tev, kuras visu laiku arī var būt ar 17, 18 gadīgiem jauniešiem, teiksim, kuri vēl ir vispār nesačakarēti, teiksim, pilnīgi tāds pozitīvisms, teiksim, kalngals, ja. Tas viss tev baigi dot, es domāju, ka viss jau ir galvā. Visas slimības cilvēkam reāli jau rodās galvā, teiksim, ja. Un ja viņam nav laika domāt, teiksim, ja, sliktākais ir, teiksim,
aiziet pensijā, teiksim, jā, un sēdēt un audzēt vēderi, dzert alu. Jā, un vēl bija viens labs stāsts. Bija, jā, kaut kuras lasīs, mediķis saka, vai kaut kāds ir gudrais, pat nevis mediķis, viens gudrais saka, no jūsu mierīgas pastaigāšanās gar jūras krastu nekādas uzlabojuma jūsu veselībai nav. Es tā domāju, klausies, varbūt no tā uzlabojuma nav. Bet, ja tu paskaties, ka tajā laikā, kamēr tu ej gar jūras krastu, tu vari sēdēt arī dīvānā, dzert alu, skatīties televizoru un ēst čipsus, tad laikam ir starpība droši vien, teiksim, jā. Tad nevienmēr tas, ko tu dari, nes labumu, teiksim, varbūt viņš nenes labumu, bet tas, ko tu citu dari, tev nes ļaunumu, teiksim, jā, vai tas, ko tu neizdari, teiksim, jā, tas arī jāņem vērā, teiksim, jā, tā ka labāk tajā brīdī tiešām stulbi staigāt ar savu suni, teiksim, jā, nekā varbūt tur ar sievu, teiksim, kopā vai draugiem tur dzert alu, teiksim, jā, tāpēc, ka tās tomēr divas dažādas lietas, teiksim, jā. Jo kaut ko tāpat tu darīsi, un tad labāk darīt to. Jā, tieši tā. Teiksim. Un man vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst, un tad mēs ķersimies ritīgi jautrē daļai. Vēl lieta, ka piebilst, man nāk prātā tas, ka vienkārši vajag teikt jā. Man, piemēram, ja man nebūtu uzaicinājis pagājušais tas cilvēks, es nebūtu pamēģinājis, nezinātu, kāds ir. Ka man ir jauns hobijs, tas enduro crosscountry. Man tā, ka man tur deg pilnīgi acis. Es tur pilnīgi, man vienreiz pat moci veda no Rīgas speciāli uz kalniem, kas ir kaut kādi 160 km. Un tā vēl man bija treniņš svētdien, tad man Džeks zvana, tu būsi svētdien. Es saku, man no mocis, mēs viņu sarunājam, lai viņš vēl būs brauc pakaļ viņām uz kalniem. Tu diezgan labi pelni tad. Ja tu šito var atļauties. Tā ir ķeramies pie jautrās daļas. Kas ir tavs top hobijs? Zini kā, man vispār tāda hobija nav kā tā, teiksim. Tas, kas man patīk, tas, kur es vislabāk vispār atslēdos, ir skriešana. Ja? Uzlikt austiņas un skriet tur 10 kilometrus, teiksim, ja? Tas man ir, un obligāti vienam pašam. Ja? Tāpēc, kad, ja tu ar kādu, tas tur ļerkšķi visu laiku kaut ko prasa, tad ne. Bet man ļoti patīk, teiksim, tas, ka es varu skriet viens pats, teiksim. Ar golfu, ko mēs jau tur, kā saka, aiz durvīm parunājām, es domāju, ka tas man būs. Bet golfs, es domāju, ka man tas būs top of the top, bet viņš nozog tik daudz laika. Jā, tas ir, kā saka, 4-5 stundas dienā, un tas tev ievelk tādā dziļumā, teiksim, ja? Kad, fine, ja tu vari pa to laiku kādu darījumu kārtot, labi, bet es vēl taisos kaut kādus gadus būt superaktīvos darījumos. Ne operational darbā, es saku, man vairs telefons nezvan, teiksim, pa sīkumiem, teiksim, ja? Es varu aizbraukt projām, un man 2 nedēļas būs 2 vai 3 zvani tikai, teiksim, pat darba lietām, teiksim, ja? Vai kaut kāds tur grupas WhatsApps, teiksim, tur no kolēģiem. Tas viss ir, teiksim, bet es gribu vienkārši, gribu 200 miljonus, varbūt vēl kaut ko, teiksim, tur gribu to izdarīt, bet to es gribu vēl kapāt, un es jūtu, ka mans laika menedžments vēl nav tik kvalitatīvs, viņš pat tālu ir no tā, kad man tomēr, es golfam vienkārši sevi vēl neatdodu, bet tas man ir nākamais. Bet skriešana, skriešana tas, kas man, tiešām rada kaifu, teiksim, jā, man tas ļoti, bet tā, ka man treneris tagad lika tur, pagājuši, tagad kādu laiciņu tur, ziemā es neesmu skrējis, bet man bija, tā kā man ar to sirdi viss bija, teiksim, tas viss, ka man bija viss kaut tie pulsi jātrenē, teiksim, visu, un kad man lika skriet pie pultajā koridorīs ar kaut kādu 114 un 126, tas bija reāli tāda pastaiga, un man pa priekšu tur iet 2 nojotāji, un es viņus nekādīgi nevaru panākt ar to skriet. Tāda pulsa. Jā, savāds vienkārši, jo, tā kā, ja es skriešu, kā lai saka, tā kā es gribu skriet, teiksim, man tur 146, teiksim, aiziet uzreiz. Bet to var uztrenēt. Tā labā lieta tā, ka to var uztrenēt. Tev vajag pacietību. Man slikti ar to pacietību, teiksim. Ja? Man līdzīgi. Jā, bet tas ir tāds foršs. Vai kaut ko tādu, kas atslēdz tevi. Tas ir baigāšu tēlu, teiksim. Tu zini to skrējienu Rīga Valmiera? Jā. Es pagājuši to noskrēju. Tā bija tāda mērce. Es tur, man pat video ir. Es pēc 55 km raudāju. Jo 2 gadus atpakaļ es tieši tajā pašā vietā padevos. Un man bija tāds... Ir atkal tas pats, es nevaru. Tā kā I can't do it. Un tad, zini, tik interesanti, kas notika. Mēs aizgājām uz to vietu skriet, jo tas skrējiens notiek pa nakti, pusnaktī sākās. Par naktī sākās. Jā. Un mēs satikām kaut kādu draugu, un manai sievas tēta draugs, un viņi pazina viņu. Mēs viņu runājam, viņa vārds Dainis vai Dainīts, viņi sauc pa Dainīt viņu. Un viņš tā kā jau kaut 7 reizi skrien. Un viņš tāds... nevarētu pateikt, ka viņš pat trenējās. Viņš vienkārši varbūt tur aliņu iedzer vakaros un vienkārši skrien. Viņam prāts tāds baigi pozitīvs. Viņš tāds vienkārši kustamies. Un tā es viņu satiku, un tad
Un viņš arī skrēja, mēs papļāpājām bišķiņu, un tad pie 20 km es viņu apzinu. Un viņam bija tā, ka viņam bija kaut kas noticis ar kāju. Es viņu apzinu, viņam bija noticis ar kāju, un es viņam pateicu, kas noticis. Viņš tur tāds kāja man sāpes, varbūt izstāšos. Es tās labi. Es aizskrien tālāk, un pie 55. viņš skrien. Un viņš tāds, tur čau, es tur tāds čau. Viņš tāds, un es biju zvanījis draugam, es saku draugam, jo man bija paredzēts, viņš man brauks līdzi pa pēdējo 5 km. Es viņam zvanu, viņš man tāds, Nikai dirst, tad neko nebeigs. Viņš jau zina, ka es viņam teicu, brauc man pakaļ, kur tu esi? Un tad tas Dainīts skrien, un es to Dainītu parunāju, tas Dainīts, vai nāca manīm? Un tad mēs vienkārši, pagājām, paskrējām, un tad viņš bija tas, kas vienkārši aizvilka. Un tad beigās pie kaut kāda 95. viņam vēl kaut kas tur saplīs, kā viņš pabeidza, un tad no 100 līdz 107. es ātrāk noskrēju. Tas bija kosmos, bet tad es nevarēju paiet 2 nedēļas. Bet tu pulsu skatījies vispār? Jā, es arī trenējos, bet tur bija viss slikti. Man bija paredzēts kaut kādā pulsā skriet, bet tur vienkārši, tur nav. Man bija baigās šaištās vienreiz Tallinā, tur 10. Salīdzinot šīs distancē, bet iepriekšējā vakarā vīniņš padzerts, jā, bet, protams, es skatos apkārt, visi pa manīm tur kā 10, 20 gadus jaunāk, teiksim, jā, tur manā zonā starta, teiksim, jā. Un es sāku, un tad vēl bija, zin kā, laikam pat vēl nebija Garmin, tas bija pasendien, tas nebija Garmin, teiksim, pat man bija telefons šitien te kaut ko, es tur kaut kā skatījos, teiksim, tur, bet es sākumā pat nepadomāju par to. Laikam varbūt arī bija, jau es kontrolēju tomēr, ja. Bet es biju nobriedis, ka es skriešu, pareizi, tas bija pa minūtēm. Es biju ieplānojis, ka es 1 minūti skriešu tur 1 kilometru 6 minūtēs, tad tur 5 ar tā un tā. Okay. Un es aiznesos kopā ar visiem. Pūlu. Jā. Pirmais kilometrs kaut kā tur 4-15, teiksim, vai kaut kas tāds. Saprotu. Un tad, 10. kilometrā, ak, Dievs, es domāju, ka es nomiršu vienkārši. Tagad, kad tu skrien, skatoties pulsu, man liekas, ka tu vari noskatīt 100, vēl vairāk. Visa štēle nedodies tikai nevienam spiedienam, teiksim, jā. Puls, protams, ir jātrenē. Man ir ļoti gudrs treneris, teiksim, jā, kurš neļauj tur visādas noziegumus ar sevi darīt, teiksim, jā. Un tad tu vari... Un pirms tiem 3 gadiem notika tā, kā tu teici. Es zaļš gurķis, es domāju, es te to 100 easy game, jo es biju maratons skrējis, es domāju, tu easy game. Un es tagad tu teici ar pūli. Un pēc tam es atšuknos pēc 20, ka man jau grūti. Komā, jā. Jā, ka jau komā. Tagad pagājuši gadu es tāds, davai, es vispār relax, tur es mēģināju skriet 7:30 pirmos kilometrus. 7:30. Ok, ejam priekš. Rīgā mīļākais restorāns. Zini, viņi var tur, kā es saku, tā. Tie mīļākie iet un mainās un viss, bet ir viens, kas ir tāda stabila vērtība, teiksim, jā. Un, kad tu negribi kļūdīties, jā, tad ej uz Monterosso. Monterosso? Jā, tas ir absolūti mans top restorāns, kur ir saprotams sēdiens, un es esmu mega gurmāns. Es esmu braucis pa pasaules tur top 50 un Michelīniem un tam līdzīgiem. Man braucienā ir, neatņemama sastāvdaļa ir restorāns, teiksim, jā. Tas man ir tas ir hobijs patiesībā. Man labi vakariņu restorāni, tas ir man, super tāda svarīga lieta. Bet Rīgā patiesībā es teiktu tā, ka mums ir viss ļoti slikti. Es esmu pabraukājis pa pasauli un es esmu bijis ļoti daudzos restorānos. Rīgā ir viss ļoti slikti. Tā, ka ļoti tiešām. Nav nekāda tāda, visi ir tā kā izmiruši. Tas pats Vincents, teiksim, jā, kurš rītiņa laikā tomēr bija super, pagrabiņš vēl kaut kas, bet tomēr ļoti, ļoti augsta kvalitāte bija. Un līdz ar to es vairs nemēru tā, ka man tur kaut kas bija. Man priekš Japāņu virtuves man patīk keči, piemēram. Ja es gribu sushi, teiksim, es eju uz keči. Ja es gribu black cod, teiksim, tas eju uz kodu, teiksim, jā. Ja es gribu vienkārši paēst pusdienas, teiksim, un nezinu, ko es gribu, es aizēju uz Rivieru, teiksim, jā, tur kaut kas liela ēdienkarte un viss. Es nesen biju pavārmājā. Līgatnē. Tā ir viena no izcilākajām vietām. Jā, tur ļoti man patīk. Viņi tur taisa desertu no kaut kādiem tur riekstiem. Kests un pavārmāja, kests cēsīs un pavārmāja līgatnē. Es uzskatu, tie tādi speciāli brauciena vērti mērķi, teiksim, kur ir vērts aizbraukt, paliec Villā Santa, teiksim, pēc tam nākamajā dienā brauc uz pavārmāju.
Jā, es uzskatu, ka tur ir feelings, tur ir viss, teiksim, kesa tā pēc vakariņu telpa. Tas ir vajag. To mēs neteiksim, kas tas ir, bet tas ir baigais pārsteigums. Man likās, es pirmo reizi. Tas ir Ņujorkas līmenis, es uzskatu, tas ir reāls Ņujorkas līmenis. Man bija šoks, godīgi. Es tās bišķi nesapratu, kas tur notiek tagad. Jā, tas ir super, jā, tas ir forši. Es nezināju, citiem jau par pastāst, kas tur būs. Nu, lūk, un tā kā jā, bet vieta, pa ko tur ej, un tas, zin, tā kā uz McDonald's, jā, nu, kā saka, lai kur tu būtu, nu, viņš ir, nu, tas ir McDonald's, jā, bet, nu, viņš ir visur vienāds, jā, un tur savukārt tā, ka tur es nezinu, cik viņam 25 gadi vai cik tam restorānam ir, jā, un cik es viņu atceros, viņš ir nemainīgs, vienkārši, nu, nemainīgi kvalitātes un laba kvalitāte, super, tiešām, Monterosā es varu pareklamēt. Ok, nu, es neesmu bijis, no Es esmu bijis. Viss, ko tu minēji, visur es biju. Vaļņu iela 9. Jā, es jau parādīju, mēs skatītājiem parādīju. Kāds ir tavs mīļākais deserts? Nu, labā lieta ir man tā, ka man deserti vispār ignore pilnīgi. Teiksim. Es sorbertu atļaujos, teiksim, uzēst, jā, bet vakar es nopirku cieleviņu kūku, to torti cieleviņu, bet man nav viss forši. Es esmu ļoti priecīgs īstenībā, ka man nav deserta tēmas. Man te deserta baigi patīk. Jā, nu tas... Mīļākā filma vai seriāls? Billions. Billions ir viena no manām mīļākajām seriāliem, teiksim, jā. Filma man joprojām ļoti vecs, salīdzinoši, bet man ļoti patīk Labs gads. Labs gads? Jā, Labs gads. Latviešu filma? Nē. As a Good Year. Tā ir filma par vienu Londonas baņķieri, kuram nomira onkulis, kas ir vīnu lauku džeks Francijā, teiksim, tur super tā forša filma. Teiksim, tā ir tāda viegla, es viņu varbūt kādas 10 reizes, varbūt pat vairāk esmu skatījies. Un vēl viena super filma, bet nu arī jāskatā, viņi ir latviski tulkot, jo viņi rādīja televīzijā, bet The Love Stories, laikam kaut kā tā varētu saukties, ja? Kur... Tas vārtiņš no tās filmas. Okay, nu šitā būs. Love Actually. Jā, laikam kaut. Love Actually. Jā, un respektīvi tā, šito filmu ir vērts noskatīties vienas zīmīgas epizodes dēļ. Es atceros, es uz vienu konferenci, es uz vienu, un skaties, tagad bija tieši tajā traileri, tajā daļā, kura pēc tam pārslēdās uz vienu, pagāja. Respektīvi tā, Hugh Grants tur ir Lielbritānijas premjers, un viņiem ir presa konference ar Amerikas prezidentu, kurš ir atbraucis uz Eiropu, vienkārši, kā saka, ierādīt Lielbritānijai vietu, un Hugh Grants tajā presa konferencē saka runu, noklausies to runu. Tikai noteikti ne latviski, angliski noklausies. Es viņu arī esmu krieviski dzirdējis, un arī krieviski, bet angliski viņi izklausās vienkārši tā. Viņš runā par Lielbritāniju, ka mēs esam tur šitā tēma. Bekme tur labā kāja, mēs esam tur tāda kāja, mēs esam tas, un Harija Potera zeme, teiksim, ja. Un tā runa mani, es pat atceros uz vienu konferenci, kad es uzstājos, es viņu noklausījos vairākas reizes, lai pats sevi uzvilktu, jā, lai dabūtu iedvesmu vienkārši. Un tā. Es viņu nosīšu šodien vai rītā stabi. Jā. Ok, paldies, šis labs. Ja tu tagad vairs nevarētu dzīvot Latvijā, kur tu dzīvo? Teiksim tā, šodien jau tas būtu jautājums par to, droši vien, ja es brauktu projām no Latvijas, tas būtu jau tāds drošības jautājums. Jā. Tāpēc tas pat tā. Man atbilde pirms 2 gadiem būtu noteikti savādāk nekā viņi ir tagad, teiksim, kur es tagad brauktu un kāpēc es brauktu, es nevaru pateikt. Bet vispār tā mana vieta, kur es gribētu dzīvot vai kur es varētu dzīvot, ir interesanti. Viņa tā, kur es varētu nesaskanēt to, kur es gribētu. Teiksim, tāpēc, kad es uzskatu, ka man absolūti top valsts ir Itālija. Ja? Tā kā no Romas uz augšu, teiksim, ja? Bet ne uz leju. Bet Toskāna, tur Como, teiksim, tur tā daļa, teiksim, tur man ļoti patīk. Bet es dzīvošanai skatos, piemēram, es diez vai gribētu dzīvot Parīzē, Londonā vai Ņujorkā. Tu vienkārši gaļas mašīna. Teiksim, ja? Es jau 50 gados, lai arī nejūtos vecs, tomēr gribētu jau tādu čiliņu nedaudz. Ja? Un tādā ziņā, ja es izvēlētos galvaspilsētu, tad tā būtu visdrīzāk, kad Vīne. Jā, tā būtu Vīne, jo manuprāt, ka Vīne ir tāds sabalansēts starp kultūru, biznesu, dzīves komfortu, jo dzīves komforts ir svarīgi, cik tu atlīd lidostā tiec, kur tu vari aizlidot, vēl kaut ko. Ja?
Bet tā, principā, protams, kaut kā tur Toskāna, teiksim, tas ir tas, ka man tā baigi patiktos. Bet es laikam, man paliktu garlaicīgi ātri. Lai arī es baigi novērtēju mieru, man ļoti patīk vienam pašam būt, piemēram, jā. Man ļoti svarīgi ir sava telpa, teiksim, tur viss, jā. Bet ilgi vienam pašam man palika garlaicīgi, teiksim, jā. Tāpēc man tur kaut kādas vīna laukos tur nolīst, teiksim, no saviem. Mēs tagad nopirku māju Liepājā tikai tāpēc, lai Liepājā es tur būtu centrā. Okay. Jā, un izēja ārā, un tur pa labi, pa kreisi, visur ir kaut kāda restorāna, teiksim, ja? Un es jūtu tomēr, ka tu vari dzīvot kādu brīdi arī, kā lai saka, arī, birojās es viens pats, ja? Var jau tā būt, bet tad tas ir kaut kā optional, teiksim, ka tu pats vari izvēlēties, tagad es tā gribu, jā. Ja man tu piespiest tur dzīvot, tad būtu sliktāk, teiksim, tur tā. Bet vīne, es domāju, ka vīne būtu tāds, pa vidu, teiksim, kas atbilstu manām, kā lai saka, vēlmēm. Liels prieks, ka skaties šo epizodi. Ja tev šis liekas vērtīgi, droši uzspied uz laiku, aizsūt kādam draugam, un starp citu, ja tev ir interese par mārketingu pārdošanu, zem šī video ir informācija, kā mēs tev iespējams varam palīdzēt iegūt vairāk klientus un pārdot vairāk. Bet tagad atpakaļ pie epizodes. Super. Un tad pirms pēdējā lieta, no kā tev vairāk ir bail? No slimībām neārstējumām. Principā jā, teiksim, jo es esmu dzirdējis vairākas stāstus par to, piemēram, kad cilvēks saka, viņš tur saslima ar vēzi, bet ar savu garu stipro viņš tur ticēja, ka viņš izveseļosies. Man ir stiprs gars visās citās frontēs, izņemoties tādās vietās, teiksim, ja. Es vienmēr tā domāju, viens ir kaut kāds sūdu, atkal vēl kaut kas, ja. Tāpēc smaga slimība un nespēja pašam ar sevi tik galā būt, teiksim, tas, ko es negribētu dzīvē piedzīvot. Jā. Un tad top grāmata vai kaut kāda lieta, kas var noderēt jebkuram, kas grib būt uzņēmējs? Pirmā laikam es teiktu tā. Zin kā ir, nav, to grāmatu ir tik daudz, es esmu diezgan daudz lasījis, teiksim, tās grāmatas. Man lielāko daļu grāmatas esmu sācis lasīt, neesmu pabeidzis lasīt. Bet man liekas, ka viena no tādām nevis lai, es teiktu tā, tā ir grāmata, viņa precīzi nosaukt nepateikšu, bet idejas, ka viņa bija tā, kā samazināt vai kā dubultot savu peļņu 6 mēnešos, kaut kas samlīdīgs, ja? How to double your profit in 6 months, pamēģina, jā, varētu būt, tā. Maza dzeltena grāmatiņa, oriģināli, viņa ir tāda, jā, šitā, jā. Bet viņa ir jau tajā brīdī, kad tev ir bizness, jā, viņa ir ļoti laba, teiksim, tad, kad tu jau, kā lai saka, esi, un ka tev tieši aktuāls ir tas, ka tomēr kā kļūt vēl efektīvākam. Un vēl viena ļoti laba grāmata ir First Break All Rules, jā, kas ir tieši sākumam, es domāju, kas tev pasaka, ka break all rules. Jā, un šī grāmata savukārt, teiksim, ir tā, kas tev liek padomāt tomēr par to, kā saka, ja tu seko stereotipiem, tad tu tur, kā lai saka, seko, teiksim, tur, jā. Un vēl es esmu sācis arī kaut kad, es lasīju, teiksim, kas man sākums pavilka, un pēc tam tas bagātais tētis, nabagais tētis, jā. Bet es viņu nepabeidzu īstenībā, bet, zin kā, es grāmatas lasu, tieši biznesa grāmatas, es viņas lasu ar marķieru, jā. Es esmu no tiem cilvēkiem, kurš, kā lai saka, piesmērē grāmatas, teiksim, jā. Bet tad es toties paņemu viņu kādreiz no plaukta, teiksim, es tādu un es atceros kaut ko, teiksim, kas ir tās svarīgākās. Un tieši tā, toreiz kāds jau paprasa, teiksim, tur kaut kādu, bija tajā grāmatā, teiksim, bet es precīzi neatceros, teiksim, jā, bet ir kaut kāda lieta, teiksim, un tāpēc man tās grāmatas ir sasmērētas, teiksim, tur, jā, bet šī ir, teiksim, arī tā, kas tev ieliek smadzenes, teiksim, tādās savās vietās. Tad tās ir top grāmatas. Manuprāt, šī saruna bija kruta, es nezinu, kā pateikt, bija ļoti labi. Man tev milzīgs liels paldies. Es ļoti daudz lietas aizgūju. Super, forši, prieks. Un man liels prieks, ka tu dalies. Vienkārši visu pastāstīji. Tā kā ļoti novērtēju. Nē, zini kā, es esmu piekritējis tam, kad es esmu Eiropas Savienības piekritējis. Jo Eiropas Savienība, kāpēc viņa radās? Viņa radās tāpēc, ka bagātās valsts izdomāja, ka vajag sūdzīgi dzīvot ar nabagiem apkārt, un tev vajag bagāts cilvēks apkārt. Bagāts valsts, bet turīgāks valsts, ja? Un es esmu piekritējis tam, ka veiksmē ir jādalās, ja, ka tev savos stāstos ir jādalās, jo vairāk tev izdosies iedvesmot cilvēku sev apkārt,
jo vieglāk tev būs pēc tam atrast kādu partneri vai kādu darbinieku vai vēl kaut ko taviem nākotnes mērķiem. Tāpēc es arī savā tajā līderu programmā vienmēr jauniešiem saku, ka mums ir jāveido tā pozitīvā piramīda, kad mēs apmācām tevi, kā būt līderi, kā izpaust līderi tās īpašības. Bet tad tu lūdzu arī dari to tālāk savā skolā, lai tie nākamie dara tālāk, jo vairāk mēs būsim veiksmīgie kopā, jo es domāju, ka tā valsts būs veiksmīgāka. Tā kā es prieks varēju kaut ko padalīties. Super. Man liels tev paldies. Es parasti saku stay sharp beigās. Will do. Super. Okay, paldies.